Mani sauc Marks Nikls. Es esmu Latvijas Universitātes ekonomikas sociālo zinātņu fakultātes asociētais profesors un vadošais pētnieks. Manas pētnieciskās intereses galvenokārt saistās ar darba tirgus, jauniešu nodarbinātības, sociālas politikas jautājumiem. Un kopš 2019. gada esmu iesaistīts arī PIAK pētījumu īstenošanā Latvijā. Šobrīd ir 1:52. Pēc programmas man bija jāsāk 13:30. Un es vienkārši tagad gribu teikt sekojošo, ka šeit ir sarakstīt daudz lietas, par kurām man jāpaspēj pastāstīt. Jā. Nu, pieņemsim par pētījumu dizainu metodoloģiju, par PIAK Data Explorer un par IDB analīzi un tā tālāk. Ja? Turpat ir nosaukums SPSS datu fails kopā un tā tālāk. Ko es gribu teikt? Es gribētu samazināt jūsu eksploatāciju līmeni līdz efektu noskaidrošanai un līdz standarta kļūdām. Visdrīzāk šodien mēs netiksim. Lai arī ko es darītu. Ja? Es centīšos, bet, kā lai saka, man jāsamazina jūsu eksploatāciju līmenis, lai beigās nebūtu vilšanās. Ja? Un mana šī šodienas uzstāšanās ir 3 daļās. Tad vispirms par pētījumu metodoloģiju dizainu. Es sekošu Ludmilas vadējos aicinājumam zini savus datus, ja? Lai jūs saprastu, ko tālāk darīt ar datiem. Jūs saprotat, ko tad mēs faktiski esam ieguvuši, kādā veidā, kādi šie ierobežojumi, ko mēs varam cerēt, ko mēs nevaram cerēt, un kāda veida tipu analīzi mēs varam veikt ar iegūtajiem datiem. Tad mēs paskatīsimies tiešais rīku, kā strādāt ar PIAK datiem. Vēlreiz atgādināšu, ka faktiski šobrīd vēl publiskot nav Latvijas dati. Tad es kā arī šī pētījuma dalībnieks neesmu redzējis šī pētījuma data gala versiju. To mums sola oktobra vidū. Vairs ne oktobra vidū, pēc vakardienas. Pēc vakardienas, jā. 1. novembrī. Ok, nu tad jau vēl. Ja? Tātad, Principā līdz 1. novembrim ir jāizskata. līdz ar to mūsu uzdevums ir tāds, es jums varu parādīt veidu, kā analizēt, parādīt, kā mēs iepriekšējā ciklā esam strādājuši. Un tas varētu būt ceļa karte jums tajā brīdī, kad decembra 2. pusē būs arī pieejami publiski datu faili. Ja? Pirms es sāku, es gribu atgādināt, ka pirms šī semināra jūs saņēmāt diezgan daudz dažādu dokumentus. Viens no tiem ir interneta saišu biblioteka, kurā jūs arī redzat galvenās saites, kuras arī izmanto šī pētījuma prezentācijas sagatavošanā un arī vēlāk datu analīzē. Ja? Tātad, ja jūs gribat vēlāk paskatīties, ko tad mēs esam vispār aplūkojuši, ko mēs vēl papildus varam mācīties, tad tas ir tas absolūtais minimums, ko es savulaik esmu izmantojis šī prezentācijas materiālu un arī attiecīgi kā pētnieks datu analīzē. Ja? Tā. Vispirms, kas lācītim vēderā, ja? Tātad, mēs pamēģināsim. Vispirms par metodoloģiju un to gaitu, kādā veidā mēs ieguvām, tad jūs arī sapratīsiet, kas tie par datiem, cik tīri, cik netīri ir un tam līdzīgi. Ja? Es gribu sākt ar premisu, ka visi dati ir netīri, bet te ir jautājums, ko tālāk ar to iesākt un ko tad mēs īsti varam izdarīt un ņemot šo faktu vērā, ja, kāda veida analīzi mēs varētu veikt, ar kādiem ierobežojumiem mums būtu jārēķinās. Lūk, mana, visapzinātā profesionāla dzīve ir saistīta ar lauka darba organizāciju, pārbaudi, kontroli un tā tālāk. Es esmu savulaik arī kā students gājis pa dzīvokļiem, es redzu, kā tie dati top. Ja? Lūk, un arī šeit, ne tik cieši, bet arī šī pētījuma sakarā es esmu arī pabraukājis pa Latvijas teritoriju un arī šo to esmu skatījies, kā tas notiek. Un arī, protams, dažādos citos pētnieciskos aspektos esmu bijis iesaistīts. Tātad man būs jāizmanto daži jēdzieni, lai es saprastu, par ko es runāju. Ja es redzu, ka te ir
jautājumu par standarta kļūdu un par efektu novērtējumu, par Bayesa teorēmu, tad es domāju, ka šī vādījums īpaši daudz nevarētu sabaidīt. Ja? Tātad mūsu ģenerāla kopa, ja tas tā mērķa grupa, ar ko mēs pētījumā strādājam, ir 16-65 gadu veci. Latvijas un arī, protams, citu OECD dalību valstu iedzīvotāji, neatkarīgi no pilsonības statusa, no valodas un tā tālāk. Galvenais, ka viņi dzīvo šeit pastāvīgi, un tātad vai viņi tur ir pensionējušies, vai tur izdienas pensionā, tas ir otršķirīgs jautājums, izņemot jau pieminētās institūcijas. Tātad visas slēgtās institūcijas, cietums, slimnīcas, pansionāti šajā te ģenerāla kopā netiek ietverti. Ja, tātad pensionāri, kur dzīvo, piemēram, pansionātos, šajā te pētījumā nevarēja piedalīties. Ja mēs runājam par to, kāda tipa izlases pētījumā izmanto, tad ir tā saucamās starpcētās vairāk pakāpju izlases. Jā, tur mēs nonākam soli pa solim līdz mājoklim un arī pēc tam veicam respondentu atlases mājokli. Un daudz valsts, kā piemēram Skandināvijas valsts, mūsu kaimiņi Igaunijas izmanto personu izlases. Ja? Un tad es vēlāk paskaidrošu, kā tas varētu ietekmēt to, kā jūs vēlāk analizējat tos rezultātus un cik lielā mērā jūs uzticēties šajā pētījumā iegūtiem datiem. Nu, un tad es arī lietošu vārdu sasniegtā izlase, tātad mēs uzrunājam ļoti daudz, bet sasniedzam salīdzinoši nelielu daļu. Ja? Un šis te pētījums nav tādā tradicionālā izpratnē Latvijas iedzīvotāju aptauja, kurā mēs jautājam cilvēkiem par viņu attieksmēm, par uzticēšanos valdībai, dažādām partijām un tam līdzīgi. Šeit bez sociāldemogrāfiskiem jautājumiem, uzticēšanos jautājumiem ir arī ievērojama daļa. Šā pētījuma laikā ir tā saucamā testēšanas daļa, kurā mēs testējam cilvēku iegūtās dažādu veidu prasmes. Tātad lasīt prasmi, rēķināšanas prasmi, arī adaptīvā tipa uzdevumiem un tā tālāk. Un jāpiebilst, ka šajā ciklā viss pētījums notika ar saucamo CAPI, Computer Assisted Personal Interview. Tas nozīmē ar planšeti. Tātad neatkarīgi no vecuma, prasmēm un tam līdzīgi viss pētījuma laikā tika izmantot planšete. Kas no tā izriet? No tā izriet tas, ka acīm redzot, noteikti sabiedrību daļai, ja domājam cilvēkiem pirmsmesīs vecumā, tas varētu arī būt iemesls, kāpēc viņiem tādi ir vai citi rezultāti. Ja? Jo varbūt viņš prot izmantot planšeti, bet tādā veidā, kā jūs redzēsiet vēlāk, tas varētu arī rast grūtības aizpildīt uzdevumus, saprast jautājumus un tā tālāk. Un iespējams, ka šis pētījums notiekot tikai ar planšeti, varētu ietekmēt arī atsevišķos analīzes griezumos šo te vecāku cilvēku rezultātus. Ja? Tad mēs jāņem vērā šie ierobežojumi, ka šī nav vairs tikai papīra anketa, bet šis ir ar planšetu veikts pētījums. Kādu valstu dati jau ir? Mana kolēģe jau pirms brīža jau teica, ka 40 valstis piedalījās, bet faktiski būs krietni mazāk datu kopa. Šeit viņi ir uzskaitīti. Es nekavēšu laiku. Ja? Tātad šīs ir tās valstu grupa, kur ar kādu datiem jūs varētu arī savstarpēji salīdzināt šos mūsu iedzīvotāju datus. Paldies SKDS, bez kura palīdzību mēs visdrīzāk netiktu galā ar šo te uzdevumu. Un šeit ir daži pieturas punkti. Tātad, kad notika pētījums, kad notika arī šī te intervētāja rekrutācija. Ja? Un, teiksim tā, tas bija liels izaicinājums, es domāju, SKDS, lai šis lauka darbs tiktu pabeigts laikā un arī iegūtu attiecīgie dati. Ja? Tad ne visi plānotie mērķi tika sasniegti, bet jāsaka godīgi ar tiem resursiem, ar to laiku, un kas mums bija atlicis šajā te pētījumā, mēs izdarījām to, ko varēja izdarīt. Tātad ļoti, lai jūs saprastu, citas valstis šo te pētījumu sāka septembrī. Tātad šeit ir oktobra beigas. Ja, tātad mēs faktiski ieliecām pēdējā vilcienā, pēdējā vagonā.
vēl kas varēja paspēt. Un, ja mēs to nebūtu izdarījuši, visdrīzāk arī mēs nevarētu pabeigt šo pētījumu. Ja? Kāpēc šis datums ir tieši tāds? Es uzsvēršu, es izmantošu arī iespēju, ja, ka mums laikam tas bija 3. mēģinājums veikt iepirkuma procedūru. Ja? Ja būtu vēl tie 2-3 mēneši, mēs varbūt vēl iegūtu lielāku sasniegto izlasi un tā tālāk. Bet iepirkums tāds mums kā ir, un ar tām izietošām visām sekām. Ja mēs runājam par to, ko mēs varam sagaidīt un ko nevaram sagaidīt, un kā tas var ietekmēt arī datu interpretāciju, tad, lai saprastu, tad, lai mēs iegūstu sasniegtu izlasi ap 7500 respondentu Latvijā, mums ir jāuzrunā apmēram 27,000 mājsaimniecības. Ja? Ļoti daudz. Uzreiz priekšlikums. Kā samazināt šo laiku, kas nepieciešams šī darba veikšanai, un kā ietaupīt nodokļu maksātāju naudu. Paskatāmies, ko dara mūsu kaimiņi, Igauņi un piemēram, Zviedri. Viņi izmanto personu izlasi, un kontaktmēģinājumu skaits apmēram samazinās pa kārtu 2 reizes mazāk. Ja, precīzāk izlase un tā tālāk. Tā kā mēs sargājam personas, un mums nav bija iespēja kļūt personu izlasē, tad mums jāiet viss šis sāpīgais garais ceļš, lai iegūtu galu galā 7551 respondentu atbildes. Ja? Ņemot vērā lielu atteikumu skaitu, ja? Daudzas adreses, kurā it kā ir deklarēts persona, bet faktiski tur neviens nedzīvo. Ja? Izrādās, ka deklarētās personas varbūt tur ir, bet tur izrādās, ka ir dzīvots kaut kādas citas personas, ja? Kuras nav deklarētas, kuras nav mērķa grupā, lai gan informācija par to mēs, veicot šo izlases sagatavošanu, ja, mēs, protams, nevaram iegūt. Un tikko mana kolēģi arī teica, ka mēs uzdevām ļoti interesants, eksotisks adreses, ja, piemēram, ar vairāk kā 150 deklarētajiem pilngadīgām personām. Ja. Un kāpēc es to stāstu? Tāpēc, ka šajā brīdī, kad mēs runājam par datu tālāku izmantošanu, anonimizāciju, personu datu aizsardzību un tā tālāk, ir ļoti svarīgi, ka bez pētniekiem, bez lauka darba organizatoriem mums arī iesaistās metodoloģiski palīdz arī CSP, Centrālās statistikas pārvalde. Tas ne tikai vajadzētu, bet tas ir absolūti nepieciešamība, lai mēs varētu nodrošināt augstāko datu kvalitāti, saprast, kas tur notiek, lai varētu atbildēt dažādiem jocīgiem jautājumiem, piemēram, kas tad jums tajā adresē tur tāds ir, kāpēc tur tik daudz ir šo pilngadīgo personu. Ja? Lūk, tāpēc es arī mazliet pieturējos pie šī slaida, lai pateiktu, kā mēs varam samazināt izdevumus, kā mēs varam iegūt labāku datu kvalitāti, ja? Un kādi reāli dati Latvijā ir par iedzīvotājiem, cik precīzi tie un tam līdzīgi. Ja? Un kopējais respondents līmenis ir 27,5%. Ja? Vai tas ir daudz vai maz, tas patiesībā ir pilnīgi pieņemami, ņemot vērā, salīdzinot citas valstis. Ja? Protams, tajās valstīs, kur ir personu izlase, respondents līmenis ir krietni augstāks, bet mājsaimniecību adrešu gadījumā mūsu rādītāji ir pat tuvu Kanādas un ASV rādītājiem. Ja? Tātad nekas tāds. Ja? Tātad, ja jūs redzat, te klātsošie redzat, ka kaut kur Latvijā respondents līmenis ir 40, 50, 60 un vairāk procenti, tas jau ir iemesls satraukumam. Ja, ka kaut kas ar šo pētījumu ir ļoti neikdienišs. Ja? Tā. Un es gribu pateikt, es mazliet pakavēšos arī, kā tas rekrutācija veikt un kā šie dati tālāk tiks izmantoti. Ja? Tātad sākumā mēs esam ieguvuši adrešu sarakstu, intervētājs iet, viņš nevar aizvietot adreses, viņam jāiet uz to adresi, kas viņam ir, un viņš klauvē pie durvīm un prasa, kas šeit dzīvo, vai šeit ir kādi pilngadīgi cilvēki, kuri varētu atbildēt uz dažādiem jautājumiem. Piemēram, cik tur cilvēki ir, kā viņi ir, kādā vecumā, kādās izglītības grupās un tā tālāk. Šī ir tā saucamā atlases intervija, angliski to sauc par screener. Tad mēs uzzinām mājsaimniecības sastāvu, iedzīvotāju vai atbilst mērķa grupai, un programma, ko piedāvā konsorcijas, ar vienkāršu gadījumu izlases palīdzību
izvēlās konkrēto respondentu. Intervētājs neizvēlās, mēs to nezinām, kurš, ja tur 5, 6 pilngadīgi locekļi, tad attiecīgi dators izvēlās noteikti šo te respondentu. Nu, lūk, kāpēc tas ir svarīgi? Šī informācija, ko mēs iegūstam atlases intervijas stadijā, vēlāk mums palīdz arī saprast nerespondences iemeslus. Tātad tie, kas mēs tikko redzējām, 27% atbildēja, pārējie neatbildēja. Kas tur ir noticis? Ja? Tātad mēs varam iegūt informāciju par to, kas nerespondēja, kuri neatbildēja. Tātad pēc viņu lietotās valodas, pēc vecuma, izglītības, dzimuma un tā tālāk. Un šis te, ko mums saka, non-response bias, tad nerespondējušās ir tendence, ja šī te ietekme, ja, vēlāk tiek izmantota arī datu analīzē, arī šo te dažādo svaru izveidē. Ja. Tātad, paldies Dievam, mums tas nebija jādara, to konsorcijas dara. Ja. Tad Latvijā nav tāda cilvēka, kas varētu izveidot datu svarus, ņemot vērā arī šo nerespondences ietekmi. Ja. Mums ir respondējušo, tas ir iespējams, to mēs esam darījuši, bet kā sasvērt nerespondentu šo te demogrāfisko informāciju, kā tas varētu palīdzēt vēlāk datu analīzēt, to es patiesībā nezinu, vai kāds Latvijā to darīs. Ja? Tad mēs šo te uzdevumu uzticējāmies, tad metodisko daļu mēs uzticējām konsorciju darbu cilvēkiem. Par intervijas gaitu, tas arī svarīgi saprast, kāpēc tad, tie 7500 mēs uzrunājam, bet ne visi jau respondēja, viņi nenāca līdz finišam. Kāpēc tad tur ir tas atbirums tajā posmā? Tad uzrunājam vienu cilvēku daļu un respondēja, aizbildību. Testa jautājums jau mazāk cilvēku daļa. Tātad, tad, kad cilvēks ir rekrutēts, mēs arī viņam piesolam, ja jūs cītīgi strādāsiet, Iveta noteikti varēs pastāstīt, kā tad intervētāji stimulē, ja? Mēs arī piedāvājam atlīdzību. Ja? Tad tas nozīmē, ka cilvēks ir arī materiāli motivēts tajā piedalīties. Ja? Bet ir dažādi iemesli, kāpēc viņš nenonāk līdz galam. Un daži no iemesliem ir sekojuši. Tātad visi sāk ar jautājumiem par sociāli-demogrāfiskiem jautājumiem, tātad izglītība, valoda, tātad vai ir mācījies vai nav mācījies, vai darba devējs ir sūtījis uz apmācību vai nav mācījušies. Ja? Tad ir ļoti dažādi jautājumi par šādu tipu jautājumiem. Un tad, kad cilvēks ir nomocījis kādu 40, 50, varbūt vairāk minūtes, tad viņam piedāvā iespēju paspēlēties ar planšeti. Planšeti, kuru pēc tam viņš izmanto testa uzdevumu pārbaudē. Un šis ir tas pirmais brīdis, kā daži cilvēki konstatē, ka viņi ar planšeti viņam nesanāk, vai viņi nesaprot un tā tālāk. Tad ir kaut kāds procents šajā brīdī, kas saprot, ka ar planšeti viņam tālāk nesanāks. Tad viņam saka paldies. Naudu nedod? Dod naudu, jā, bet ne tik lielu, cik viņš varētu saņemt, ja viņš aiziet līdz galam. Un tad tiek uzdot vienkārši jautājums, par kuriem es mazliet vēlāk parādīšu, kādi viņi izskatās, ja? Lai jūs saprastu, kādu tipu vienkārši uzdevumi tiek uzdoti. Tad uzdot dažus jautājumus, lai saprastu viņas, šī cilvēka, tā elementāro lasīt prasmi un rēķināt prasmi, ja? Lai viņš saprot tādas elementāras uzdevumus. Un ja viņš nesaprot, tad nav vērts mocīt viņu, un viņš aiziet tajā daļā PAS 1, ja? Un, ja viņš kaut ko saprot, tad mēs viņam jau varam dot sarežģītāks jautājums. Un, ja viņš ļoti, ļoti labi saprot, tad mēs varam viņu nomocīt līdz pat 2-3 stundām. Ja? Tad šis ir tas saucamais adaptīvā testa paraugs. Ja? Tātad nav absolūtais jautājums saraksts, kur saņem visi pētījuma dalībnieki. Ja? Tātad ir kaut kāds 100 jautājumu grupa, ja? Un kur visi atbild, cik viņi var, cik tālu var iet. Ja? Šeit mēs to nedaram. Mēs to darām, ņemot vērā jūsu iepriekš sniegtās atbildes. Tātad cilvēkus, kuriem ir augsts prasmu līmenis, mēs nemocam ar vienkāršiem aritmētiskiem uzdevumiem, uzreiz seko kaut kādi jau sarežģītāki uzdevumi.
Savukārt, ja mēs redzam, ka cilvēks netiek ar vienkāršiem uzdevumiem, mēs nepiedāvājam viņam sarežģītākus pakāpes uzdevumu. Un nav cilvēki, pat gudrākie cilvēki, kas būtu izpildījuši visus piedāvātos uzdevumus. Ja? Kas no tā izriet? No tā izriet tas, ka mēs noteikti nedrīkstam analizēt katru individu rezultātus. Jo tie rezultāti, ko mēs redzam, šīs te plausible ticamās vērtības, viņas daudzos gadījumos imputētas. Tātad, mēs pieņemam, ka viņš, ja cilvēks ir atbildējis sarežģītākiem jautājumiem, tad viņš jau prot atbildēt vienkāršus uzdevumus. Un tie atsevišķie testa rezultāti, kas tur arī tiek aprēķināti, tas nozīmē to, ka mēs ievadam šīs te vērtības ar noteiktu varbūtību, ka viņš jau ir tās atbildējis. Ja? Tad tas, ko mēs nedrīkstam darīt, paņemt, kaut kādu respondentu no Kurzemes lielās pilsētas, ja, un individuāli skatīties viņa iespējamo rezultātu, jo tas visdrīzāk nebūs tas, ko viņš reāli dzīvē ir izdarījis. Ja. Tātad viņam, protams, viņš ir kaut ko aizpildījis un tā tālāk, bet mēs nevaram katru individuālu uzdevumu rezultātu skatīties individu līmenī. Grupu vidējos, ja, Kurzemes pilsētas, Kurzemes lauki, to mēs vēl varam, bet individuālos rezultātus pētījumā noteikti es neieteiktu analizēt. Tātad galvenā pētījuma anketas jautājuma paraugs tur ir parādījuši, un pēc, kad es parādīšu šo te slaidus, tad es arī atvēršu PIAK portāla daļu, kurā es parādīšu dažu jautājumu veidus, kādi viņi izskatās, lai jūs arī varētu saprast, kāda tipa jautājumi ir uzdoti. Pagaidām šie jautājumi nav pieejami publiski, pēc kāda brītiņa, kad būs publiskot dati un arī metodoloģiskā literatūra, tad jūs arī redzēsiet jautājumu paraugus latviski. Šobrīd mēs varam paskatīties tikai angļu valodā un arī iepriekšējā ciklā, kā tas ir noticis. Jā, protams, latviski tas nav. Tad testa jautājumu paraugs, jā, te ir viens piemērs, ko varbūt arī apskatīsimies, jā. Tātad ir jautājumi, kuros mēs neprasām analizēt šo te efektu ietekmi, jā, regresijas vienādojumos, bet mēs prasām šādas te sadzīves ikdienišķas situācijas, piemēram, jūs nopērkat, mēslam koncentrātu, un jums ir pareizās koncentrācijās ar ūdeni jāatšķaid, lai iegūtu vajadzīgo šķīdumu, piemēram. Ja? Šādas tipa praktiski uzdevumi, kur, protams, arī prasa rēķināšanas prasmes, arī lasīt prasmi, lai saprastu uzdevumu būtību, bet neviens, un šī testa, ierobežojums, kā mēs neaizējam pat visgrūtākajā pakāpē, mēs neaizējam līdz jau ļoti, ļoti sarežģītiem uzdevumiem, piemēram, tur polinomu vienodājumu atrisinājums, jā, piemēram, jā. Tik tālu mēs neaizējam. Tad zemo pakāpi mēs varam nomērīt, augstāko arī, bet ļoti, ļoti augstus rezultātu sniegumu mēs drīzāk ar šo testu nevaram sasniegt. Tad tas ir jārēķinās. Jā. Tad doktorus ar zinātnes grādu, jā, visdrīzāk šeit mēs nevaram notestēt. Tas ir jāsaprot. Kas notiek aiz priekšā un kā šī informācija tiek vēlāk izmantot arī datu analīzē un arī, lai saprastu. Ja? Tātad, lai mēs nodrošinātu augstāko iespējamo kvalitāti lauka darba organizācijas laikā, mēs fiksējam dažādu informāciju. Tātad, par iemesliem, kāpēc cilvēks, piemēram, nav varējis atbildēt uz kaut kādiem jautājumiem. Jā, tad mēs redzam valodas barjera, te ir dzirdes traucējumi, te ir vājredzība, jā, un tam līdzīgi. Jā. Tad mēs arī uzskaitam nevis to, kāpēc cilvēks ir varējis atbildēt, bet kāpēc viņš nav varējis atbildēt. Jā. Iveta varētu pastāstīt, ja būs iespēja. Ja. Pēc pārtraukumā, kāda veidā pēc tam šī te validācija notika. Tad mēs pārbaudējām arī gan klātienē, gan arī ar telefonas pārbaudījām gan respondents, gan nerespondenci. Un tas arī tiks iekļauts vēlāk tehniskajā ziņojumā. Ja? Tad mēs zinām, kāpēc cilvēks
ir atbildējis, un mēs arī zinām, kāpēc viņš nav spējis atbildēt. Ja? Es domāju, ka vājredzība varētu būt diezgan nopietnas iemesls, kāpēc cilvēks nav spējis atbildēt uz jautājumiem vai piedalīties testā. Ja? Tad ir dažādi iemesli, kāpēc kaut kas notiek vai nenotiek. Ja? Tad pabeidzot šo te pirmo par metodoloģijas daļu, ja? Tāda ir mūsu respondents, tāda mums ir izlase, ļoti daudz uzrunājām, mazāk mums piekrita piedalīties, un vēl mazāka daļa nonāca līdz finišam, aizpildot šos te datus. Ja? Runājot par to, kas, lai saprastu mēroga apjomu, tad mēs sākām darbu 19. gadā, un es patiesībā nezinu, cik daudz cilvēku kopumā kaut kādā posmā ir piedalījušies, un ne visus esmu arī saticis, bet 1000, ne tas ir 100 noteikti. Es domāju, ka intervētāji pat varētu būt vairāk bijis apmācīti, un rezultātā mēs esam ieguvuši daudz šo datus. Un, ja kādam ļoti interesē, tas ir iespējams iegūt Latvijas datus ar 3 miljoniem ierakstu un 3000 atšķirīgiem mainīgiem. Vai kāds vispār, vai es, kas šajā pētījumā pietāk no 19. gada, visus šos te mainīgos ir sapratis un visus šos ierakstus ir apskatījis individuāli manuāli? Nē. Nav tādas lietas. Ja? Tātad tas ir tā īsumā par šo te metodoloģiju. Ja? Un, lai jūs saprastu to mērogu, kāpēc šim jautājumam varētu būt nozīme, šeit ir publiski jau pieejami PISA 2022. gada databāze, ja, kur ļoti daudz dažādas metodoloģiskas literatūras, un ir tehniskais ziņojums apmēram uz 600 lapusēm. Iepriekš mums bija vēl šāds te ziņojums, vēl tikai top, bet varu prognozēt, ja pirmajā ciklā bija kaut kādi 900 lapus, tad varētu būt kaut kur 1000 lapus. Ja? Un te ir, kāpēc tas ir svarīgi, ja mēs tikko dzirdējām, arī Oksanai bija jautājums par to profesiju kodēšanu, ja? Kā tas tiek darīt. Par profesiju kodēšanu noteikti jaunajā ziņojumā būs apmēram kāds 50 lapus. Ja? Kāpēc tik daudz? Tāpēc, ka PIAK pētījumā, piemēram, tiek izmantota, ko angļuiski saka, double coding. Tātad 2 kodētāji vienlaicīgi veids kodēšanu ar nejauši izvēlētu datu kopu, salīdzina rezultātus, un Latvijas gadījumā mēs iegūstam kodētāju darba atbilstību 91%. Ko tas nozīmē? Tas, ka 9% gadījumu profesiju kodi ir kodēti atšķirīgi. Vai tas ir slikti? Nē, patiesībā tas ir ļoti augsts, labs rezultāts un tā tālāk. Ja? Tad līdz pat šādiem sīkumiem. Tātad, ja jūs redzat atkal kādu pētījumu, kurā kodētāji nonākuši pie viena tā paša rezultāta, visdrīzāk tā nav taisnība, un tā vienkārši nevar notikt. Un nevienā valstī pie pētījumā tas vēl nekad nav noticis. Ja? Latvijas rezultāts patiesībā ir ļoti augsts, jo salīdzinot ar citām valstīm, kā piemēram Vācija, mēs esam vienu pakāpu augstāk. Paldies SKDS darbiniekiem. Tagad mazliet es parādīšu par to, kāda tipa jautājumi tika uzdoti, un tad jūs arī saprastīsiet tos dažādos jautājumu tipus un kāda veida prasmes patiesībā tika mērīts. Ja? Šī nav publiska informācija pagaidām, bet tas, ka pētnieki var to aplūkot un paskatīties, to gan pavisam noteikti var darīt. Tad angļu valodā, protams, šie visi instrumenti ir pieejami publiski, tas nav, bet es vienkārši šeit rādu, kas ir tas, ko mēs esam tulkojuši gan latviešu, gan krievu valodā. Latvijas, kā jūs saprotat, īpatnība ir tāda, ka šie instrumentārijas jātulko abās valodās vēl joprojām. Un tas rada mums ne tikai jāsaskaņo tulkojumu kvalitāte angļu un latviešu valodā, bet arī vienlaicīgi šo 3 valodu
miedirba, lai tas būtu ekvivalents tulkojums ne tikai attiecībā pret angļu valodu, bet arī savā starpā, lai mēs saprotam vienu to pašu. Ja? Es uzzināju to, ka mums ir parādījies it kā jauns okeāna nosaukums 90, kurā tur gadā, ja? Ledus okeāns un kaut kas tam līdzīgi, ko es skolās laikā pat nebiju mācījies. Ja? Nu, izrādās, ka ir Arktiskais okeāns, jā, manas skolas laikā nē. Kā es to uzzināju, izrādās, ka pastāv dažādi tulkojuma versijas, jā, un mēs bijām spiesti nonākt līdz pat, izrādās mums ir jauns okeāns, jā, par ko es skolas laikā pat nebiju mācījies. Jā. Tieši tulkojuma adaptācijas brīdī. Daudz tādas lietas. Jā, viens un tas ir 3 dažādi lāči. Es ceru, ka man izdosies atvērt, ja? Tad es esmu atvērs šobrīd galvenā pētījuma anketu, piemēram, šeit viens no ļoti tipiskiem jautājumiem, tātad mēs runājam par jūsu izglītības līmeni, tagad es vēlētos pievērsties cita veida organizētām mācību aktivitātēm, proti apmācībām, piemēram, kursiem, webināriem, darbsemināriem, lekcijām un tā tālāk. Ja? Tātad es pat teiktu, ka mums ir ļoti daudz dažādu jautājumu, ne tikai par formāli iegūtu izglītību, bet par šīm te neformālām izglītības formām. Ja? Tātad vai mēnešu laikā tātad redziet, kas notiek tas, ka tajā brīdī, kad mēs palaižam programmas sintaksi šajā gadījumā, mēs zinām, kurā brīdī notiek intervija, kad ir cilvēks iepriekš norādījis, kad viņam bijis pēdējā apmācība, un šis te 23. gada septembris, tas ir parādījies, tas ir kontekstuāli. Daži vārdi parādās kontekstā. Tad lauka darbs rit no oktobra līdz nākamā gada jūnijam, un tie datumi, mēneši un tā tālāk, tad apakšā ir algoritms, kas rēķina, 12 mēneši kopš tā perioda, kad jūs esat tur pabeiguši izglītību. Ja? Tad 12 mēnešu atskaita nav vienkārši tāda teorētiska, bet visu laiku tiek tā kā nolikts referents punkts. Ja? Tātad tajā brīdī, kad jūs kaut ko esat iepriekš pateicis, tad jūs vairs nestrādājat 13. gadā, 12. gadā vai 23. gadā, tad atskaitot šo te periodu, tas tiek atdāvināts. Vai to respondents pamanīja, vai viņš to vienmēr, to atcerās, ja? Bet šāda veida atgādinājumi gan respondentam, intervētājiem, kas laiku, un ja tur, piemēram, respondents saka, ka viņš ir beidzis skolu 20. gadā, bet vēlāk parādās atbilde, ka viņš turpinājis mācības 21. 22. gadā, viņam atgādina, tas nesakrīt ar to, kas ir iepriekš sniegts. Ja? Tātad šāda veida kontrols mehānisms bija ielikts iekšā, un tas ir viens no piemēriem, kā tas arī parādās. Ja? Vai to vienmēr intervētājs un respondents izmantoja, vai tur, šāda veida kļūdas tomēr ir jārēķinās, ka tas varētu parādīties, ka attiecībā uz laiku, attiecībā uz periodiem, tur varētu arī būt kļūdas. Ja? Mēs vēl joprojām pie tā strādājam, tas nav pabeigts šis darbiņš. Un man nebūs laiks rādīt visus šos jautājumus, bet šeit ir tas saraksts, kuram mēs izgājām cauri šeit. Un kas no tā iziet tas, ka mēs esam uzdevuši visus jautājumus minimums skaits, ko konsorcijas nolicis. Bet daudzas valstis uzdeva savus nacionālos jautājumus. Un papildus jautājums, kā Zviedrija uzdeva papildus jautājums par neformālo izglītību, Dāņiem bija papildu izlase un jautājumi jauniešu grupai, kas ir orientēti un tā tālāk. Tie pētnieki, kur grib analizēt, piemēram, Zviedrijas un Latvijas iedzīvotāju datus, jāsaprot to, ka jautājumu grupas, ko jūs varēs savstarpēji salīdzināt, ir atkarīgs no tā, kas katrā dalību valstī ir uzdot. Tad minimums programmu Latvija ir izpildījusi, bet papildus jautājumu, ko mēs redzam citās valstīs, visdrīzāk mēs nevarēsim šajā te griezumā salīdzināt. Tad ir kaut kāda datu kopa, to, ko
ko mēs visi varam analizēt, bet, ja tur parādās kaut kas cits, tas visdrīzāk mēs skatāmies metodoloģisko literatūru un tā mēs saprotam, kas tur ir noticis. Es saprotu, ka citādi uz visu dienu tā ierezervēja vienu dienu. Bija principā atļauts viens papildu jautājums, kurš gribēja un tad izvērtēja Es sākotnēji, starp citu, ļoti senos laikos, 19. gadā, mēs gribējām paplašināt, līdzīgi kā Igauni iepriekšējā ciklā pajautāja ne tikai pirmspensijas, bet arī pensijas vecumu cilvēku gribējām pielikt klāt pie šī pētījuma, kas prasītu arī papildus līdzekļus un tā tālāk, bet tas nenotika un ņemot vērā šo iepirkuma procedūras ilgumu, mēs sapratām, ka labāk paliek pie šīs minimālās programmas. Tad kāda tipa jautājuma testā tika uzdot? Es jau esmu šo rādījis, man liekas, 10. reizi, bet tas parāda, kā dažādas sarežģītības pakāpes. Ja? Tātad es sākšu ar vienkāršu tipa jautājumiem, kurus es domāju, ka arī pirmklasnieks varētu atbildēt. Tātad sāk ar vienkāršā tipa jautājumiem. Šeit, piemēram, ir par kastītēm. Ja? Tātad to daļu, ko jūs šeit redzat, tas ir pētnieku redzamā daļa. Pētnieka redzamā daļa, tas ir, ko mēs redzam, tad papildus informācija, kāpēc tur tie 3000 ieraksti, 3 miljoni ieraksti un 3000 mainīgā. Bez tā, ka mēs iegūstam informāciju par pareizām atbildēm, mēs arī iegūstam papildus kontekstuālu informāciju no tiem, kuriem ļoti tas interesē, cik ilgi bija nepieciešams konkrētas atbildes sniegšanai, ko viņš atbildēja daļu pareizi, ko nē, kam pievērs uzmanību, kam uzklikšķināja, ja? Cik ilgi tas klikšķis, pēc tam tas tiek rēķināts, ja? Cik vidēji laiks bija nepieciešams šī konkrēta jautājuma, un ir pētnieka daļa, kuri skatās kognito piepūli, ja? Cik ir nepieciešama noteikti veida vingrinājumiem. Ja? Tas ir tas, ko mēs redzam šajā daļā, ko neredz respondents un tam līdzīgi. Šeit ir salīdzinoši vienkārši piemērs tātad par automašīnas iekraušanu. Ja? Tas ir visdrīzāk, ja jūs esat sākuši šo testa daļu, tad jūs arī visdrīzāk šādu tipu jautājumu saņemsiet. Ja? Tātad mums ir jāsavēl kastītes ABC tādā secībā, lai mēs varam A izkraut pirmo, B otro un C iekraušanu un izkraušanu pa aizmugurī. Tātad A, B, C. Ja? Ja, tātad jāpiegādā pirmā, B jāpiegādā otrā, pēdējā pēdējā. Un, kā es noskaidroju zinātnieku nakts pasākumā, arī 6-gadīgs puisīts var ar šo uzdevumu tikt galā. Ja? Ja jūs tiekat veiksmīgi galā ar šo uzdevumu, tad jūs arī varētu tikt skaidrībā arī to, kur kravas mašīnai pirmai un otrai būtu jābrauc pa kādiem maršrutiem. Ja? Tātad mums ar zilo līniju ir maršruts pirmais, pa sarkanā līnija ir, ja violetā līnija ir, kā kurš redz, ja? Tad ir maz tehniska atkāpe. Mēs, kā Latvijas universitāte, nevarējām nopirkt planšetes, to darīja SKDS, bet planšetas tehniskā specifikā bija ļoti precīzi noteikta, cik jābūt lielumam, izšķirtspējai, krāsu, un tā tālāk. Tad visos gadījumos jābūt tā, ka krāsu jautājumu jābūt redzam vienā logā, krāsu sadalījumu jābūt tieši tādam, kā mēs tur redzam, ja, un tā tālāk. Piemēram, es nevarētu ar šo te planšetu piedalīties šajā pētījumā. Ja? Un kas no tā izriet? Tāpēc, ka neatbilst tā tehniskiem parametriem. Un, ja mēs tagad valsts organizācija veiktu cenu aptauju vai tam līdzīgu, mums jāizvēlās lētākais cenu piedāvājums. Mēs patiesībā pat nevarētu šim te pētījumam nopirkt attiecīgo planšeti, jo tik precīzi tehniski uzstādījumi, ja? Un tas te ir ierobežojums arī runājot par visa veida šādiem te iepirkumiem. Ja?
mums zenā cena nenoteikti to, ka mēs varētu to teikt. Tad krāsas, reids, ko mēs redzam, ko mēs neredzam, bultiņas, ātrums un tā tālāk, tas ir specifiski noteiktas šīs te prasības. Ja? Tātad, mēs pabeigsim šo te sarežģītu uzdevumu. Ja? Pirmā kravas mašīna mums iet visdrīzāk pa otro maršrutu, un otrā kravas mašīna mums iet pa pirmo maršrutu. Ja? Un pabeigsim pēdējo sarežģīto uzdevumu. Ja? Tātad mūsu kolēģis nepareizi sakrāmējas mašīnu, un mums ir jāizveido tā, lai mēs atkal varētu precīzi tikt galā ar šo uzdevumu, izkraujot ABDC, ja? Šo te, A, B, D, C. Ja? Un tad, kad mēs esam šo te uzdevumu tikuši galā, tad mums mašīna saskaita pareizos punktus, un te var redzēt zaļie krustiņi. Mēs patiešām esam ar šo uzdevumu tikuši galā. Ja? Un, kā jūs redzat, papildus tam vēl nāk ļoti daudz informācija, kas tur ir bijis, cik daudz klikšķi bija nepieciešams, kuri tālāk jādara, un vai kur ir programmas tālākais kods, kur mums saka, pa kādu līniju, pa kādu trajektoru šajā testā mēs virzīsimies tālāk. Es saprotu, ka mēs esam gatavi par sarežģītākiem uzdevumiem, ne? Uzreiz augstākā matemātika pārlecu. Tā, bišķi sarežģītāks uzdevums, tātad arī šito es zinu, tur arī nav jāprasa. Bioloģiskais šķītums. Jā, tāpēc, ka tur nav jārēķina galvā, vai ne? Es ceru. Tātad apskatiet organizāciju mēslojumu etiķeti, viegli uzsitiet katram atbildošu lociņam, tas tur atbildēs nākamo jautājumu. Tātad mums ir mēslojuma koncentrāts 1:4, kas ir nepieciešams, ja? Cik mums daļas vajag, jeb cik mililitrus mums vajag mēslojuma koncentrātu un cik mums vajag ūdens, lai iegūtu gala rezultātā 1 litru šķīdumu. Es atceros to iepriekš. Jā. Tur jau lieta, ka šito jautājumu mēs jau redzējām. Urā, mēs esam tikuši arī ar šo uzdevumu galā. Man bija atkal tāds precizējošs jautājums. Redziet, bet tur mums ir tā pudele ir ar 500 ml. Ja man būtu jāielē 250, man būtu vienkāršāk. Un tās pudeles bez mēra instrumentu viņi ielieta tagad. Praktiski. Labi, bet kā jūs saprotat, šis jau ir vidējas sarežģītības uzdevums, un pēdējais, pirms mēs ķeramies pie kaut kādām nopietnākām lietām, ja? Piemēram, Tur uzraksts strēni, kas izklausās ļoti kā mums skaidrs, jārēķina tie tekstu uzdevumi, 2 vilcieni izbrauc viens pēc otru, un kas tur ar viņu notiek. Jā, pēc cik ilga laika viņi satiksies. Un tā tad, ja jūs ar mēslojumu šķīdumu esat tikuši galā, kaut kādā brīdī jūs nonākat līdz šādu tipu uzdevumiem. Jā, tā tad šeit ir štati, te ir grafiki, jā, kur ir krāsiņām, un arī attiecīgi mums saka, uzspiežiet te, uzspiežiet šeit. Tātad mums ir vakcīna hepatīta, A hepatīta šeit prevencijai, un mēs redzam inficēšanos skaitu 100 000 iedzīvotājiem ASV štatos. Ja? Un mēs redzam, ka 1984. gadā ir kaut kas noticis, ja? Un pēc tam ir kaut kas stipri mazākā intensitātē, ja? Ar hepatīta saslimstību. Tātad, kā jūs saprotat, šis nav rēķināšanas uzdevums tikai vien, bet jums ir jāsaprot vairākas lietas vienlaicīgi. Jums jāprot uzreiz saprast,
Kas tā pa tabulu, kas tur notiek, kāpēc tur tās krāsas mainās, jums jāsaprot arī tā daļu attiecības, jā, šādas tā veidi, jā. Skaidrs, ka es varu pateikt priekšā, lielākā daļa Latvijas iedzīvotāja līdz šejienei netiek. Jā. Un tad seko jautājumi. Tātad, kāds bija reģistrēto infekcijas gadījumu skaits uz 100 000 cilvēku Nevadas štatā 84. gadā, tad jums ir jāprot norādīt precīzi šeit. Jā. Šo tas ir 30,07. Virzam tālāk. Tad apskatiet grafiku, uzsitiet vieglai vairākiem darbūt šūnām, kāds bija lielākais reģistrēts infekcijas gadījumu skaits šajos 15 gadiem vienā gadā. Tad jums jāsaprot, ka šis te sarkanais ir tas, kas ir 271,7 vai. Tā. Un tad seko dažādi jautājumi. Es tagad negribu, lai jūs kavētu laiku. Tātad, vai žurnālistu apgalvojums ir pareizs par to, ka vakcīna neefektīva? Nē, manuprāt, tie, kuri saprot, tad redz, ka 84. gads ir robežšķirtne, un pēc tam tie rezultāti, intensitāte samazinās. Šeit varam redzēt, ka viss kļūst stipri gaišākās toņos, ja? Kas nozīmē mazāk intensitāti, tas saslimstību ar A hepatītu. Ja? Un pareizā atbilde nebija pagājis pietiekami ilgs laiks, lai vakcīna dotu rezultātus. Ja? Tad šis jau ir augstāks sarežģītības pakāpes, ja? Nekā mēs, ko redzējām kastītes, ja? Tad tur šķīdums un tad šīs te. Ja? Ir skaidrs, ka vairākums tad šajā pētījumā piedalījušies Latvijas iedzīvotāji šo jautājumu nemaz neatbildēja. Vienkārši viņam visdrīzāk nemaz netika piedāvāts, tik tālu viņi netika. Ja? Lūk. Un tad mēs nonākam pie secinājuma, kā tad tika skaitīti punkti un kā mēs pēc tam varam interpretēt šos te rezultātus. Tātad rezultāti varējās par dažādām šīm testēšanas prasmu komponentēm. Rezultāti varējās no 0 līdz 500. Ja, tad teorētiskās vērtības. Tad mums bija lasīt prasme, literacy, numeracy, adaptive problem solving. Ja, tad adaptīvās problēmu risināšanas prasmes. Ja. Šīs ir piemērs rēķināšanas prasmēm. Ja. Uzreiz pateikt, ka 0 bija rezultāti. Ir šādi cilvēki, kas ir dažādas komponentes ieguvuši arī 0, bet neviens rezultāts Latvijā nebija sasniegts maksimālais punktu skaits 500. Jā, nevienā komponentā. Tātad nav. Jā, centralizētos eksāmenos mēs redzam, ka daži var sasniegt augstāko galējo to iespējamo pozitīvo vērtību. Jā. Latvijas gadījumā es varu pateikt priekšā tik daudz, es varu pateikt, pat ja es nezinu tos datus, jā, ka galējos datus, ka neviens nav sasniedzis. Jā. Šo te augstāko līmeni nevienā to šajā testa daļā. Tā, tas ir tas, kāda veida prasmes mēs varējām nomērīt šajā te pētījumā. Ja? Tās nav sarežģītības prasmes, tur polinomi vai kaut kas tam līdzīgs. Kāpēc atceros polinomus? Tāpēc, ka manai matemātikas skolotājai šis jautājums tik ļoti patika, ka es dabūju to baudīt pilnā mērā. Un pagājuši 20 gadi un vēl jau traumatiska pieredze atstāja, ko zinām, iespēju uz to visu. Bet es esmu iemācījies rēķināt, lai gan dzīvēs nekur ne tālāk pēc tam neesmu to izmantojis, bet tas ir viennozīmīgi. To es atceros no matemātikas vidusskolas eksāmena vielas. Ja? Labi, tagad mēs esam tikuši līdz Pijāk Data Explorer. Ja? Tagad
Ja ir šis te Word dokuments, tad mēs varam atvērt šo te saiti. Jā, kamēr jūs varat, varbūt ir kaut kādi jautājumi par metodoloģiju vai par kaut kādiem citiem svarīgākiem jautājumiem. Jā. Paldies. Man jautājums par jautājumu randomizāciju. Tā kā, vai bija nodrošināts, es vienkārši domāju, cik liels bija to jautājumu pūlis, vai bija paredzēts, ka visi atbild uz tiem pašiem jautājumiem, vai tur bija kaut kāds, tā kā jautājumu, vienkārši apkopojums, no kurienes tā kā random vilka uzdevumus katram cilvēkam? Nē, tātad pašā sākumā, protams, bija jautājumu grupa, kas uzdot visiem, 16 jautājumu grupa, lai noskaidrotu, kādā virzienā tālāk un kāda tipa jautājums, kādas sarežģītības pakāpes jautājumus uzdot. Ja? Ja šis cilvēks nav ticis ar vienkāršiem uzdevumiem galā, tad viņam iedod vienkāršu jautājumu grupu, ļoti nelielu, ierobežotu. Viņš var pabeigt šo te jautājumus atbildēt 20-30 minūšu laikā. Ja pirmie 16 jautājumi ir atbildēti visi korekti, tad tiek piedāvāts jau sarežģītāks pakāpes uzdevumi. Un, ja jūs pārvarat jau manis piemērēto to mēslu šīdumu, tad jūs aiziet arī tālāk līdz pat vakcinācijai un tā tālāk. Tad tie jautājumi, kāda viņi tiek pasniegti, ir atkarīgs no jūsu iepriekš sniegtajām korektajām atbildēm. Ne, tu saproti, piemēram, sākotnēji tie, nevis sākotnēji, bet, kad mēs pārbaudam to vienkāršāko līmeni, piemēram, divi cilvēki ir iekrituši tajā grupā, kur viņam piedāvāts vienkāršāko jautājumu bloks. Tie jautājumi ir vieni un tie paši abiem cilvēkiem. Jā, tieši tā. Pirmajā testēšanas visiem ir vieni tie paši. Ne pirmā, bet, Katrai komponentai literacy, numeracy un adaptive problem solving bija izveidots jautājumu pools. Es varu precīzi paskatīties datus, cik bija, bet protams, to izvēle noteica arī turpmākie iepriekšējais atbildes un turpmākais ceļš, bet kopumā bija iespēja arī izvēle dators, programma izvēlējies no piedāvātiem jautājumu pūļa. Bet testi jautājumi, viņi bija vairāki arī attiecīgi. Jautājumu kārtības secība iekšā, protams, bija randomizēta, bet tā jautājumu kopa mainījās atkarībā no tā, kāda sarežģītības pakāpes uzdevums. Bija vairāki, Starp citu, manis iekļautajos materiālos no apmācības materiāliem, ko mēs apguvām semināros šī gada jūnijā un augustā Zagrebā pie konsultāciju pasākumā, tur ir arī par šo te datu struktūru iegūšanu. Tur apmēram 1,5–2 stundu garumā mums stāstīja par to, kādā veidā notiek šī te jautājumu izvēle un kā tiek tālāk virziet šie resmomenti. Un tieši tāpēc es arī sākotnēji teicu, ka individuālos rezultātus katram individuāli labāk neskatīties, jo tur ir imputētas atbildes par testa dažādiem jautājumiem, bet var gadīties, ka faktiski viņš nav atbildējis tiem jautājumiem, tāpēc, ka lai saīsinātu laiku un arī, lai šiem te cilvēkiem ar augstāku prasmu līmeni viņam netērētu laiku vienkāršākiem uzdevumiem. Tas ir sākotnēji grūtāk ir uztverams. Ja? Un godīgi sakot, es arī nezinu, mums pat ir cilvēki, kas ilgstoši strādājuši, viņi katrs savā jomā specializējās,
Un tad es klausoties viņu saprotu, ka nav neviens cilvēks, kas saprot visu pētījumu no A līdz Z. Jā, tad katrā ir cilvēki, kas orientējās uz numeracy, kas uz adaptive, un tad, ka kādam cilvēkam konsorcijā būtu pilnīgi izpratne par to, kas notiek no pētījuma līdz A līdz Z, tā nav. Jā. Un es arī nemaz nemēģināšu iztēloties, ka es jums varētu paskaidrot meteoroloģiskos sīkumus līdz pat konkrētajām mainīgajām un tā vērtībām. Tā, kas tad šis te ir? Ja? Tātad tas, ko mēs esam šobrīd atvēruši, tas ir tiešsaistes rīks salīdzinoši vienkāršai sākotnēji datu analīzei. Šajā brīdī mēs strādāsim ar pieaug pirmā cikla datiem. Pirmā cikla dati ir ļoti līdzīgi, būs arī šāds te pats interfejs un arī analīzes griezumi būs pieejami arī ar otrā cikla datiem. Es ceru, vismaz tāds iespējas man radās mācību procesā, kur es arī redzēju, kā parādās arī šie te pieaug otrā cikla dati. Ja? Nu, lūk, un ir daži ierobežojumi, ko jums strādāt ar šo te vietni, vajadzētu būt skaidrs, ka analīzes līmenis strādāt ar šo rīku ir tāds, ka mēs varam labākajā gadījumā vienā analīzes griezumā iekļaut 3 šo te grupējošos mainīgos, grouping variables. Tātad maz ticams, ka mēs jebkad varēsim iegūt datus, pieņemsim par jauniešiem Kurzemes pilsētās, ja, ar kaut kādām specifiskām demografiskām variantiem. Piemēram, vīrieši Kurzemē 25, 34 gadu vecumā lielajās pilsētās. Ja. Šādu analīzes griezumu visdrīzāk jūs nevarēsiet ar šo rīku dabūt ārā. Ja. Ko varētu, piemēram, lielākā demografiskā grupa, dzimums, vecums, izglītība, strādājošie, nestrādājošie, ja? Tas varētu būt iespējams, bet, teiksim tā, jau reģionālais urbanizācijas pakāpes un tam līdzīgi ar šo rīku varētu arī neko prātīgi neiegūt. Tad salīdzināt valstis, salīdzināt lielākas demografiskās grupas, tas būtu iespējams, un tur arī ir salīdzinoši vienkāršas analīzes metodas, kā TTS un attiecīgi P vērtību aprēķins. Tātad, paskatīsimies, ko mēs varam izdarīt salīdzinoši vienkāršāk. Es ceru, ka šajā brīdī jūs esat atvēruši, un ja jums interesē šeit dažādos materiālus, arī šeit man ir PowerPoint prezentācija, kurā es esmu norādījis tieši to pašu, ko mēs arī tūlīt aplūkosim. Ja, tātad šajā brīdī es to nevēršu vaļā paralēli, lai vienkārši nekavētu jūsu laiku. Ja jums interesē šīs pašas darbības vēlāk, es esmu aprakstījis un norādījis arī šajā prezentācijā. Tā. Nu, lūk, paskatīsimies, kādas šīs te lasīt prasmes ir bijušas, piemēram, vidēji OECD dalībvalstīs un mūsu kaimiņu valstī Igaunijā. Tātad, ko es sāktu noklikšķināt šeit, literacy details, tad mēs zinām, ka šeit iespējams ir iegūt testa rezultātus, viņi varējās no 0 līdz 500, jā, tad visdrīzāk, ko mēs redzam šajā rīkā, mēs redzam 2 veidu rādītājus, vidējos aritmētiskos, precīzāk vidējos svērtos un procentu aprēķins. Tad es varētu paskatīties OECD average un paskatīties mūsu kaimiņu valsti Igaunija. Kāpēc Igaunija? Nu, tāpēc, ka ir tuvāk sarakstā, jā, mēs varam vairākas arī valsts, bet jāsaprot, ka arī tas attēls un kopējais analītiskais griezuma skaits ir jau krietni vairāk. Jā. Sāksim pašu vienkāršāko iespējamo analīzi. Ja? Tātad es gribu saprast, kā OECD vidējais svērtais, piemēram, lasīt prasmes testā atšķirās no Igaunijas.
tad, kad pirmais solis ir izdarīts, tad jūs varat iekļaut visas valsts, bet, kā es saku, tas attēls un tā tabula kļūst diezgan nepārskatām. Un šeit jums pēc noklusējuma piedāvā lielākās demogrāfiskās grupas. Es ieteiktu nesaraibināt šo attēlu. Sākotnēji pietiks ar all adults, tātad šajā gadījumā nozīmē 16, 75 gadu vecus attiecīgo valstu pastāvīgos iedzīvotājs. Ja šis solis ir izdarīts, tad mēs varam nospiest edit report, un pēc noklusējuma mēs redzam, ka šeit ir statistics average. Tātad mēs skatāmies aritmētiskos vidējos, ja precīzi jau vidējos svētos, un kā tas izskatās šajās te valstīs. Ja? Citus analīzes griezumus pagaidām neaiztīsim, un tagad, kad tas ir izdarīts, tad nospiežam build reports. Tā. Šis ir salīdzinoši vienkāršs piemērs. Ja? Vēl viena lieta. Ja? Parasti pēc noklusējuma, tad, kad mēs reiķinām aritmētiskus vidējos, mēs redzēsim nevis P-vērtības, bet standarta kļūdas. Ja, standarta kļūdas, kāpēc standarta kļūdas? Tāpēc, ka tas ir tāds ierasts, saprotams formāts, un otrs, ka jāsaprot to, ka dēļ datu svēršanas, to, ko mēs redzam, šie te rādītāji 266, 276, viņi ir jau svērti dati, turklāt nopaļoti dati. Ja? Tātad, ja jūs paši paņemtu to datu sākotnēju datu failu un paši rēķinātu video svērto, tad jūs visdrīzāk iegūtu vērtības komats. Bet, ja mēs pieliktu svarus un vēl nopaļotu, tad visdrīzāk tā būtu tā vērtība. Tātad, lai jūs nesamulsinātu, ja, tad vien tie paši dati var parādīties ar lielāku vai mazāku precizitāti. Vai 276, 276 ir pietiekami liela precizitāte? Manuprāt, jā. To varētu pietikt, ja, bet tad, kad vēlāk es rādīšu IDB analīzē, jūs redzēsiet, ka tur arī precizitāte ar 1000 daļām vairāk. Ja, tad jums jāsaprot, ka šis nav šī te precizitātes līmenis. Tātad, ja mēs gribam uzzīmēt attēlu, tad mēs izmantojam šo te charts. Tātad attēlu rīks. Ja. Tātad es ieteiktu šajā gadījumā izmantot tātad value distribution, adults by jurisdiction. Ja. Tātad izmantot noklusējuma vērtības. Ja, tātad šeit ir nevisai glīts, bet pietiekami uzskatām redzams atšķirības starp OECD vidējo un Igauniju. Igaunija, starp citu, arī šajā pētījumā, es nezinu par pēdējo ciklu, bet arī pirmajā ciklā ir. Jā. Jautājums. Maziņš. Jāsagaida mikrofons. Man viens maziņš jautājums. OECD average, tomēr tas iekļauj arī Japānu un kaut kādas tam līdzīgas valstis. Vai ir iespējams atlasīt, ka nevis, piemēram, OECD average, bet OECD European countries, ja kaut ko tādu? Tur nav tāda? Šajā rīkā noteikti nē. OECD nevar aizsūtīt tādu jautājumu, lai viņi tādu pieliek. Jo patiesībā, tā kā no Latvijas perspektīvas, vispār no Eiropas valsts perspektīvas, tas būtu jēdzīgāk. Paldies. Bet es pieteikšu, jā, bet, teiksim, šitādā, tie analēzeri arī tiešām turpatās. Jā. Ja tas, teiksim tā,
Nu jā, jo tur jau no vienas puses ir tā, ka jau vienkārši, ja gribas ātri uztaisīt, kaut kāda ir vajadzīgs, kaut kāds vismaz ātrais ziņojums pārskats, kur nav laika tur nodarboties ar tiem, teiksim, datu masīvu, bet tiešām šāda vizuāla ātri iegūt vismaz pārskatu, tad būtu ļoti, tā kā noderīgi, ka var uzreiz OECD European. OECD average nekad tur nebūs, jo ne visas Eiropas Savienības valsts piedalījās. Jā, tas būs European vienkārši. Ok, bet, teiksim tā. Un vēl ir jautājums citās tajās kārtās cikla, vai teiksim, citās, cik korekti tos datus, jā. Ja tā kārta notiek pēc kāda laika. Bet var pieteikt, kurā gadījumā kaut kāda valsts grupēšana par reģioniem. Tā bija. Reģioniem, jā, bet OECD average notiek. Un tur, piemēram, Luksemburg nepiedalās, jo viņi nevar īpaši. Jā, viņiem var dalību lietu. Viņiem bez mazliet visi jāpat. Obligātā kārtā, kā tautas skaitīšanā. Es domāju, ka lielākoties politikas lēmu pieņēmējiem, viņiem šīs metodoloģiskās īpatnības mazāk interesē, viņiem vairāk interesē, kā mēs izturamies vidēji pret kaut ko. Jā. No OECD average, man liekas, ir pietiekams labs atskaites punkts, lai mēs kaut ko varētu secināt. Arī ņemot vērā to, ka, protams, tur ir ļoti atšķirīgas valsts pēc izglītības, pēc ienākumu līmeņa un tam līdzīgi. Lūk, un tiem, kuriem varbūt interesē, vai šīs atšķirības ir tāds nozīmīgs vai nē, šeit uzreiz var pateikt, ka ņemot vērā izlases lielumu un arī to atšķirību, protams, mēs varam teikt, ka te ir atšķirības, bet ir robežgadījumi, ka dažas valsts atšķirās no savā starpā, bet jāsaprot, vai tās status nozīmīgs, un šim te gadījumam ir arī attiecīgi izmantojams šis significant tests. Un tas ir vienkārši parasts tests, kuru šeit mēs te izmantojam tādu all-read distinction, tad mēs gribam salīdzināt, vai OECD vidējais atšķirās statistiski nozīmīgi no Igaunijas vidējām. Un tad nospiežot šeit, mēs tūlīt arī redzēsim šādu te aprēķinu. Ņemiet vērā sekojušo, ka pie šādas izlases apjoma un pie šādām atšķirībām tur arī citu neko nevajadzēja sagaidīt, un tās spēvērtības noteikti ir tuvu nullē. Ja? Uzreiz pateikt, te nav nulle. Noteikti, ka nav nulle, bet tuvu nullē pavisam noteikti. Es labāk ieteiktu tomēr koncentrēties ne tik daudz. Tad valsts salīdzinājumos visdrīzāk tāds nozīmīgs atšķirības būs vairāk skatīties uz šo te standarta kļūdas lielumu. Un standarta kļūda te, protams, ļoti neliela. Tā. Un, ja jūs gribat padalīties ar cilvēkiem šos te rezultātus parādīt tiem, kuri varbūt neizmanto šo rīku, bet grib kaut ko tomēr saprast, tad jūs, protams, varat eksportēt šos rezultātus šeit. Export reports, un tad norādām dažādus formātus. Man pašam liekas, ka iedzīgāk izmantot ir Excel formātu, kur pēc tam var izmantot kaut kādu smukāku diagrammu izveidēji. Šeit, protams, arī diagrammas ir, bet viņas nav tik vizuāli efektīvas, kad ja mēs to varētu paskatīties, piemēram, tālāk ar Excel rīkiem. Bišķi jāpagaida. Tad. Tad mēs redzam, šīs pēc tam šādi izskatās šie te rezultāti, un, protams, te var izmantot attiecīgi vizuālā tālāk stabiņu vai kādu citu diagrammas izveidēji. Jo, skaidrs, ka šis nav sevišķi glīts, bet tālāk mēs varam izmantot jau šos te datus. Tā. Šis ir salīdzinoši, kā saprotat, vienkāršs gadījums. Varbūt maz varam iespējams arī palūkoties vēl divus griezumus ar šo te rīku, lai saprastu, cik tālu mēs varam aiziet un cik ir iespējams no šī te izspiest. Ja? Tātad es atgriežos atpakaļ pie select criteria un es ieteiktu arī jums nospiest podziņu reset. Kāpēc reset? Tad viss, ko mēs esam līdz šim atfiksējuši, tas tiek nodzēsts nost,
Ja jūs izmantot ļoti daudz analīzes griezumu, daudzas valstis, tas varētu būt nozīmīgi, un lai tas nebūtu, kā saka, apgrūtinoši, es izmantoju reset pogu, atgriežos, kā saka, nulles līmenī, nulles stāvoklī. Nu, paskatīsimies šos te pašus rezultātus, literacy līmenī, jau viena atsevišķā valstī, šajā gadījumā Igauniju. Jā, un paskatīsimies, kā tas izskatās dažādās vecuma grupās. Jā, tas ir pirmais, kas varētu nākt prātā. Kurš tad mums ir vislabākās, augstākie rezultāti, kādās vecuma grupās pieņemsim. Ja? Nu, un tad es šeit atķiksēju pie literacy Estonijā. Uzreiz pateikt, līdz ko jūs paņemt vēl kādu valsti klāt, tad tā krustojuma tabula vai tas tālāk aprēķina tabula varētu būt tāda ļoti, ļoti liela un grūti uztverama. Un tad tās noklusējuma vērtības un pēc tam noklusējuma uzstādējumi varētu būt sarežģīti saprast, kur kādu grafiku un kādu šo te izmantot. Es ieteiktu, ja jūs tālāk ejat, tad jau izvērtēties mazāku valstu grupu. Šajā gadījumā es tālāk izvēlos paskatīties tikai Igaunijas vecuma grupas. Šeit ir age in 10 years bands, tātad pa 10 intervālēm. Protams, jums arī var piedāvāt pie 5 grupu, kas jums jāsaprot sekojušais, kā arī Latvijā, tāpat kā citās valstīs, ir noteikts vecuma grupas, kuras vienkārši ir mazāk pārstāvētas izlasēs. Tās, piemēram, jaunieši 16, 24 gadu vecumā. Un, ja mēs skatāmies tālāk, tad tā ir jauni vīrieši arī šajā vecuma grupā. Tas varētu būt ļoti sarežģīti, un atsevišķos griezumos jūs varēsiet pamanīt, ka tur ir norādes, ka šie te skatījuma analīzes griezums nav ticams vai neatbilst OECD standartiem. Ja? Tad līdz ko jūs sākat jau rezultātus dalīt pa vairākām šīm demogrāfisku grupām, pieliekat vēl kaut kādu demogrāfisko pazīmi klāt, tas ja var gadīties, ka kaut kādā analīzes griezumā jums nebūs tāds nozīmīgi rezultāti. Nu, tad tas ir šajās te vecuma grupās, un averages paliek tas pats noklusējuma uzstādījumi. Un mēs redzam šīs te Igaunijas rezultātus par dažādām vecuma grupām. Šeit mēs redzam vidējos akal nopaļots, ja, tad vidējie svērtie ar standarta kļūzām. Ja. Un, ja mēs runājam par iespēju analizēt, ja, tad bar values derived, tad paliekam pie tā paša. Ja, un šeit ir rezultāti šajās te vecuma grupās. Tad mēs redzam, ka visaugstākie rezultāti Igaunijā ir 287. Tas ir vidējais svētais rezultāts 24 gadu vecumā un jaunāki. Un viszemākais rezultāts ir 55 plus. Ja. Un tas, ka pirmajā ciklā, kāpēc jālasa metodoloģiskā literatūra, pirmajā ciklā mēs varam zināt, kā daļa pētījumi varēja notikt ar planšeti, un daļa cilvēku varēja izvēlēties arī papīra anketu. Ja? Vai šie rezultāti atspoguļo reālās atšķirības starp vecumu, vai tas ar kaut kādā ziņā ietekmē arī tas veids, kādā veidā tika iegūti dati. Ja? Ja, piemēram, vecāki cilvēki izmantoja planšeti, vai tas varēja ietekmēt vai neietekmēt šos te augstākos vai zemākus rezultātus. Ja? Mēs tikko redzējām jautājumu formu, kā veidā jāizpilda šī anketa, ja, vai tas papīra vai tas planšetes formāts varētu ietekmēt. Ja. Mana aizdoma ir tāda, ka varēja ietekmēt, pat cik daudz varēja ietekmēt, to mēs nezinām. Bet ir tā vai citādi gala rezultāts tāds, ka jaunākas vecuma grupas ir ar augstākiem rezultātiem šajā te. Un tagad mēs varam aplūkot jau nopietnāku piemēru, kur statistiskai nozīmībai varētu būt arī kaut kāds svars un tālākā interpretācija. Ja? Tātad es šeit significance test paskatos. Un te jau ir bišķi sarežģītāk izskaidrot. Tātad šīs te krāsas var palīdzēt orientēties, kādā veidā vajadzētu analizēt rezultātus. Tad gaišāka zilā krāsa nozīmē
Statistiski nozīmīgi zemāki rezultāti, tumšāk krāsa nozīmē statistiski nozīmīgi augstāki rezultāti. Ja? Tātad vecuma grupas 24, 25, 34, tāds nozīmīgi neatšķirās, bet visās pārējās vecuma grupās salīdzinot jauniešu rezultāts ir statistiski nozīmīgi zemāki rezultāti. Ja? Tātad arī šī tabula parāda arī ne tikai atšķirības kopā populācijā, bet arī atšķirības vecuma grupu starpā. Ja, tas to būtu jāņem vērā. Tad arī šos rezultātus, kā jūs saprotat, varat eksportēt. To tagad es nedarīšu. Ja, tad to jau mēs varam iegūt tālāk analīzē. Tā. Un pēdējais, ko es gribēju rādīt ar šo te rīku, ir paskatīties ne tikai vidējos svētos, bet arī paskatīties, kā izskatās pa sasniegumu līmeņiem, un mēs rēķināsim procentus un izveidosim krustojumu tabulu. Tas būtu pēdējais. Tātad vēlreiz, lai nesarežģītu dzīvi, es nospiežu reset, jo, kā jūs teicu, kad ja mēs aizmirstam kādu ķeksīti atlikt apakai, tad tas var tālāk ietekmēt arī mūsu rezultāts tālāk, ko mēs redzam. Tad paliekam, varbūt pamēģināsim kaut ko citu, pamēģināsim testa rezultātus attiecībā uz rēķināšanas prasmēm. Tad šis numeric details, paskatāmies to pašu Igauniju. Varam, protams, vairākas valstis, bet tas, kā saka, padarīs mūsu vizualizācijas iespējas sarežģītākas. Un nākamais solī mēs paskatāmies vecuma grupas tās pašas, bet pieliekam klāt proficiency levels, tātad sasnieguma līmenis, cik daudz no katras grupas ir sasnieguši 1, 2, 3, tātad 5 sasnieguma grupās. Tad rezultāti tiek sadalīti kādu noteiktu līmeni, sasniedz 1, 2, 3, 4, 5 sasnieguma grupā. Ja. Tad numeracy proficiency levels. Un tad, kad mēs to esam izdarījuši, nospiežam Edit Reports, un patiešām šeit ir nepieciešams arī kaut kādas izmaiņas. Tātad es gribu saprast procentuāli, cik ir ieguvuši 1, 2, 3 sasniegumu līmeni šajā rēķināšanas testā. Šeit atķiksē nost, tātad es sākšu ar šo te. Tātad šis te paliek tas pats, ko jau mēs darījām, bet papildus šeit mēs norādam edit. Es gribētu rēķināt vidējo svēto, bet procents. Tātad es gribu saprast, kā Igaunijā, kādu sasniegumu līmeni sasnieguši šie te pieaugušie iedzīvotāji. Cik liela daļa ir sasnieguši zemāko pakāpi, vidēju pakāpi un augstāko pakāpi. Šeit neko tālāk vairs nemainām. Done. Un šeit es gribētu paskatīties krustojuma tabulā, kā vecuma grupas izskatās par dažādiem sasniegumu līmeņiem. Tātad jaunieši, kā viņu rezultāts, mēs zinām viņu video svērto, bet kā viņu sasniegumu grupās atšķirās. Ja, kur ir cik liela daļa jauniešu sasnieguši augstāko šo sasniegumu līmeni rēķināšanas testā un cik ir tāda, piemēram, pirmspensijas vecumā. Vēlreiz. Un šeit bišķi vajadzētu paspēlēties, tātad es liktu šito te šeit, rows, un šeit numeracy proficiency levels. Un šeit es liktu nevis averages, bet percentages.
šajā mirklī liekas klik, vai ne? Ja godīgi, man arī nenācās sākumā vienkārši. Tur ir vajadzīgs laiks tam, ko kļūdu izmēģinājuma metode. Kurš strādā? Pamēģināt vienu, otru, trešo griezumu un tā tālāk. Ja? Pārbalīvēt nevar, pieliksiet vēl kaut kādu mainīgo klāt, tad tā tabula nebūs saprotama un tā tālāk. Tas, ko es tagad rādu, tas nav tā, ka es ar pirmo klikšķi esmu to dabūjis jebkad gatavu. Ja? Tad es esmu to pamēģinājis vairākas reizes, kurš no tiem vizualizācijas paņēmieniem, kā tur to var, ir vajadzīgs. Tātad šeit var droši to darīt, spēlēties bez ierobežojumiem, jā, tad notīrīt vienmēr var uzreiz, pamēģināt vēl kādu citu kombināciju, jā, tas ir, to noteikti vajadzētu pamēģināt darīt, un tad jūs arī kaut ko varat saprast. Tā, tad, kad mēs esam to izdarījuši, tad, protams, sakam all, un tagad paskatīsimies, ko mēs tad galu galā esam ieguvuši. Pirmie rezultāti jau mēs esam aplūkojuši, tas neatkārtošos, tad te parādās jau kontekstuāla izvēle, ne, tad report 1, report 2, paskatīsimies, kā izskatās tie rezultāti. Ja? Un te ir dažas lietas, kas man ir jāpiepilst. Šeit tas gadījums, kā parādās kapu krustiņi. Ja? Šitān te. Un tā arī var gadīties, kad arī kaut kādās tabulās redzat. Ja? Tad šī te atbilžu kategorija literacy related non-response. Tātad atsevišķās valstīs mēs redzam, ka cilvēki nav varējuši atbildēt kaut kādu konkrētu lietu, un tad parādās šīs te nerespondējušās daļas kods atsevišķa atbilžu grupa. Ja? Igaunijā, acīm redzot, te nav bijis, ja? Vai ir bijis ļoti neliels skaits te ar tad ar 2 krustiņiem reporting standards not met, acīm redzot, ka šajā grupā ir ļoti neliels respondentu skaits. Un es esmu arī prasījis, ko nozīmē ļoti neliels. Atkarībā no nulles griezumā, to es sapratu, ir 40-50 respondenti. Ja šādi ir, tad viņus vienkārši anonimizē, viņus vienkārši neparāda atsevišķu kategoriju un atbilžu tajā sadaļā. Nu, tad jums jāsaprot, ka, ja jūs redzat kaut ko šādu, tad un not applicable, tas nozīmē, ka neatiecas. Ja? Tad standarta kļūdu mēs, protams, nevaram rēķināt, ja mums nav paša parametra rādītājs. Ja? Tas ir arī pats par sevi. Ja? Tad šeit ir tas gadījums, ka jālasa mazā smalkā druka. Ja? Ko tas nozīmē, kāpēc tas tā ir. Ja? Nu, lūk, un paskatīsimies, kā tas izskatās vizuāli. Tātad proficiency levels mums vajag tā, group values by addition. Un šeit es skatos percentage chart, bar values, tad tiešām es pareizi esmu atbildējis, ja? Paskatīšos, kas tur beigās sanāk. Te kaut kas noticis nepareizi, tam apakaļ, bet nu tā. Ko es esmu izdarījis nepareizi? Table. Tā, viss ir pareizi, čāts. Pareizi, es arī to nevarēju nedot. Viss kārtībā, pareizi. Tātad mēs esam čāts, jā, pareizi. Viss kārtībā. Es bišķi esmu jau sabijies. Tātad šis ir sadalījums pa sasnieguma līmeņiem. Tātad tur ir parādīts arī, sadalīts tajās 5 grupās. Tātad zemāko līmeni, tad 2%. Mēs redzam vidējo sasnieguma līmeni sasnieguši attiecīgi 36, 38, un ļoti augsto līmeni, tas nozīmē, ka 380 vai cik tur, jā. Tad ir sasnieguši ļoti neliels respondentu skaits. Jā, te mēs runājam par Igaunijas datiem. Jā? Nu, lūk, tad
Man liekas, bišķi izskatās pēc normāla sadalījuma. Nu, tā izskatās. Tāpēc citu varu pateikt priekšā, ka Latvijas dati arī diezgan smuki ieņem normālu sadalījumu formu. Jā, tas arī liecina par šo testu drošticamību. Tā, un visbeidzot pēdējais, cross-tabulated report, ir šie te rezultāti dažādās vecuma grupās, kādu sasniegumu līmeni sasnieguši, piemēram, jaunieši un pārējās grupās. Arī šeit mēs redzam, jau varam pateikt priekšā, ka ļoti vecāku cilvēku grupā augstāko sasniegumu līmeni nav sasnieguši, nav sasnieguši vai ļoti maz šo te respondentu skaits. Ja. Kā tas izskatās vizuāli? Tātad year band, bet numeracy levels, proficiency levels, un šeit es izmantoju beidzot šito te percentage chart. Tā, jā. Cerams, ka man izdosies. Jā, lūk. Šī salikts tabiņu diagrāma. Jā, tur traucē tie krustiņi. Bet tas, ko mēs varam šeit pamanīt, ir tas, ka jaunāku cilvēku grupā ir lielāks īpatsvars tādu, kas ir sasnieguši 3., 4. un arī ļoti maz, bet arī sasnieguši 5. to sasniegumu līmeni. Ja? Vecāku cilvēku grupā redzam, ka sasnieguma līmenis sadalījies ir uz to zemāko sasniegumu līmeni. Ja? Šeit mēs runājam par rēķināšanas prasmēm. Ja, tas varētu noderēt. Tas, ka viņi status nozīmīgi atšķirīgi, to es varu pateikt priekšā, tur mēs netērēsim savu laiku. Tā, šī ir tā daļa, ko es gribēju izstāstīt par Pijak Data Explorer. Ja? Tātad vēl var uzbūvēt sarežģītāks, grūtāk uztveramākus attēlus un aprēķinus, bet es domāju, ka sākumam tas varētu arī pietikt, lai saprastu, kāda veida tipa analīzi jūs varētu ar šo te rīku arī veikt. Vai kādi jautājumi? Tā, paldies. Tīri tehnisks tos krustus no attēla ir vispār iespējams dabūt nost, un otrs, kas ir tajā labajā pusē sanāk, tur ir 1, 2, 1, tad ir restīt un atkal krusts. Respektīvi kur redz apakšu. Restīt rounds to 0, tas nozīmē, visdrīzāk nozīmē, ka 0. Reporting standards not met, tas nozīmē, ka ir, visbiežāk tas nozīmē, ka ir pārāk maz novērojams skaits. Jā, vai tos krustiņus var noņemt nost? Nē, šis nav tas gadījums, kad jūs kaut ko varat ļoti daudz mainīt. Jā. Bet tieši tāpēc jūs varat eksportēt to Excelī un visu lieko noņemt nost un izveidot saliktā stabiņu diagrammu, kā jūs gribat. Jā, tā kā eksporta rīks jums varētu noderēt tā, lai jūs varat pēc tam to izmantot. Bet tas, ko es gribēju rādīt, šeit netik daudz, cik tas smuki izskatās, bet drīzāk, ko šis analīzes griezums varētu palīdzēt noskaidrot. Jā. Tādā ziņā. Ir uzskatām redzams, ka jaunāku cilvēku grupā sasnieguma līmenis sasniegts ir augstāks nekā vecākās cilvēku grupās. Jā. 5. līmenis kaut kur ļoti, ļoti minimāli iezīmējās, laikam. Es pateiktu, ļoti maz viņš. Viņš tur parādās, bet ir pilnīgi skaidrs, ka tas vispār nav, tas labs jautājums, ko tālāk darīt. Reāli to nevajadzētu nemaz aiztikt tālāk. Tagad mēs paskatīsimies, kas ir tie gudrīši. Nē, nav vērts. Un tāpat es šajā brīdī izmantošu iespēju, mūsu izlasē ir iekļuvuši apmēram 40 doktori. Ja? Nevajadzētu viņus aiztikt, jā. Jā.
Tādā nozīmē, ka varbūt viņi kaut ko parāda, bet es domāju, ka analīzes vienība viņa ir statistika nenozīmīga. Tur var sanākt dīvaini secinājumi no tā, ka pa visiem Latvijas doktoriem. Varbūt sanāk, ka tie ir labākā doktora daļa, ja? Jā, un tad jūs izdarat secinājumus par visiem doktoriem, jā. Vai arī otrādi, jā, netik laba. Lūk. Un te, protams, te tālāk, ko mēs tālāk darām, jā, jo ir skaidrs, ka šis rīks tālākajā vēl detalizētāk jums nepalīdzēs saprast. Tad visdrīzāk es teiktu tā, ka būtu jāsagrupē šāda veida atbildes, bet jau ar reāliem datiem un ar citiem analīzes rīkiem un programmām. Un es gribu parādīt tās pašu sākumu, un tad, kā lai saka, jāsaka uzreiz, man sākotnējā ideja bija tāda, es ceru, ka man tas izdosies arī īstenot, ka tad, kad būs reālie dati, tad es biju plānojis, ka februāra, marta mēnesī es organizēju semināru, nevis stāstot teorētiski, bet jau ar Latvijas datiem, ko var iesākt. Jā. Bet tad es plānoju organizēt, teiksim, ļoti šaurā cilvēku grupā, kuri ne tikai, grib saprast, cik jauki varētu pastrādāt, bet arī tie, kuriem jau ir konkrēti pētnieciskie jautājumi. Jā, tas... Bet tad arī, protams, es negribētu vairs stāstīt par to, kas šitais pa pētījumu un kā tipa jautājumu uzdota, bet jau, kā lai saka, pētnieciskie jautājumi, kuriem jau cilvēki grib iegūt atbildes. Lūk, šajā te atlikušajā daļā es gribētu pastāstīt par rīku IDB Analyzer. Es jau iepriekš norādīju to Saižu biblioteku, kur arī ir. Lai ar viņu strādātu, būtu nepieciešams noteikts programmu kopa. Tātad es personiski jāatzīst, ka ikdienā vairāk strādāju ar SPSS. Ne tāpēc, ka tas ir izcila programma, bet tas tāpēc, ka vairums Latvijas iedzīvotāju aptaujas datu ir SPSS formātā, un arī starptautiskos pētījumos, kā PISA un PIAC, tas galvenais sākotnējais datu formāts ir SPSS vai SAS. Ja? Lūk, bet šajā atlikušajā daļā es tomēr parādīšu to, ko var darīt ar tiem rīkiem, kas ir R un RStudio. Ja? Tātad tie ir bezmaksas rīki, ko var izmantot. Problēma ir tāda, ka es nevarēšu visu funkcionalitāti parādīt, jo ar R ir tā, ka ja tur kaut kādas bibliotekas vai kaut kas tam līdz pietrūks, tad arī var arī šis darbs nestrādāt. Kāpēc tad šajā brīdī es atveru IDB Analyzer? Arī nosūtītajā saitē es esmu ielicis atsevišķu mapi First Cycle Data SPSS. Ja? Tātad šeit ir nekas noslēpums nav, tie ir pirmā cikla dati, kas ir pieejams arī publiski, nav nekur, kā saka, slēpjami, ja, bet tā, lai būtu ērti sasniedzami, lai jūs saprastu, no kurienes šie dati ir, ja, šeit viņi ir pieejami. Ja. Lūk, te ir mapīte, bet arī tos var lejupielādēt no PIAC OECD mājaslapas. Kas šī ir par programmu, tad arī tiem, kuriem varbūt vairāk interesē šis te jautājums, ir šeit arī ir attiecīgais prezentācijas materiāls, kur esmu vairāk pastāstījis, kas tas ir un ko ar to var iesākt, jā, arī ar tiem ekrānu šāviņiem un tam līdzīgi. Lūk, šī programma ir vajadzīga kāpēc? Tajā mirklī, kad jums interesē specifiski jautājumi, piemēram, tikko runāju ar Ieļenu, ja, par to, ka, ko darīt, ja man interesē dati profesiju grupās. Ko interesē, ja man interesē Kurzemes pilsētu iedzīvotāju salīdzinājumā ar Rīgas iedzīvotājiem, kas būtu arī iespējams. Ja. Tādā gadījumā, protams, ar PIAC Data Explorer jums nekas daudz nesanāks.
Tāpēc, ka tas analīzes rīks domāts vairāk tā kā tradicionālai vienkāršākai analīzē. Tāpēc man vajadzīga papildus programma, ko izstrādā IE Hamburg, tāda viena no konsorcija institūcijām, kas palīdz sakārtot datus tādā formātā, kas ar lielu varbūtību dos arī vajadzīgos nepieciešamos rezultātus paskaidrošu. Jau pieminēju, ka neviens respondents nav aizpildījis visus iespējamos jautājumus. Tātad visdrīzāk daudzos gadījumos mums ir tās inputētās ievadītās vērtības, plausible values, jeb ticamās vērtības. Lai cilvēkam nav jādomā, kura no ticamām vērtībām būtu šajā analīzes griezumā jāizmanto, kura no svariem būtu jāpieliek šajā konkrētā analīzes griezumā, vai tas ir vecums, vai tas ir attiecībā uz ģeogrāfisko pārklājumu vai kaut ko tam līdzīgu. Tur ir ļoti daudz, ko sauc par replicate weights. Man liekas, kopumā laikam 80 dažādas svaru veidi. 80. Ja? Tad, lai jums nav jādomā, kurš no šiem svariem ir konkrēti analīzes griezumā jāpieliek, jo bez svara, uzreiz pateikt, bez svariem jūs neko neizdarīsiet. Tad tas nav tipiskākais analīzes gadījums, ka mēs paņemam cross-sectional weights un tad liekam virsū visiem iespējamiem analīzes griezumiem. Tad šis rīks ir vajadzīgs tāpēc, lai jums radītu sintaksi, SPSS vai SAS vai R skriptu, kas palīdzēs šo analīzes griezumu izveidot, to skriptu palaižot, jūs varat attiecīgi iegūt šo analīzes griezumu. Paskatīsimies, burtiski 2-3 piemērus, lai jūs saprastu. Tātad vispirms, te ir 3 moduļi, tātad convert files from SPSS to R, access to merge module, access to analysis module. Tātad, tūlīt palaidīsim vienkārši skriptu, tātad mums ir jāiegūst dati tālākā datu apstrādē R. Ja? Tātad, kā jau teicu, PISA, PIAC un daudz citu OECD pētījumi ir SPSS vai SAS formātā. Ja es gribu tālāk strādāt ar R, tas būtu jākonvertē attiecīgi R. Es šeit norādu, kur atrodas tā mape, tātad source directory, kur atrodas tie SPSS dati, tad es norādu target directory, tātad līdzīgi, ja jūs strādājat ar ātru, jūs zināt, ka jums vienmēr pēc noklusējuma jānorāda tā mape, kurā ir analīzes dati un datu faili tiek noglabāti. Un šeit es norādu conversion script. Ja? Tad šeit es lieku šeit, tajā pašā mapē, kur man būs konvertētie dati. Tātad es šajā brīdī nevis radu šos te R datu failus, bet radu šo te R skriptu, kurš man radīs šos te datu failus R formātā. Ja? Uzreiz pateikt, var gadīties, ka jūs redzat kaut kādas kļūdas, un tas varētu būt izskaidrojums ar to, ka jums ir kaut kāda R programmas ne pēdējā versija, ja? Un IDB analīze arī jāskatās, tiek regulāri atjaunota šīs te programmas versija. Es nezinu aktuālo, bet man šī ir no šī gada māja mēnesis. Ja? Tātad pastāvīgs tiek, kā jūs saprotat, R un IDB analīze visu laiku kāds atrod kaut kādas kļūdas. Tās tiek labotas un labotas ar jaunākām šīs te programmas versijām. Šajā mirklī es palaižu R skript. Šeit viņš ir. Es izmantoju R Studio, ne pašu R konsoli, bet R Studio. Kāpēc? Tāpēc, ka, varbūt es kaut ko nesaprotu, bet ar R Studio ir vieglāk strādāt ar R datiem nekā ar pašu R, ja? Tā ir. Ir arī, protams, citas šīs te programmas, bet R studijai vistipiskākā. Ja? Tad es iezīmēju šo te daļu, palaižu run script un notiek kaut kādi procesi. Un uzreiz var pateikt, ka šis ir salīdzinoši ātrs process konvertēt SPSS datus R formātā, bet ir atsevišķi analīzes griezumi, kuri jums prasīs iespējams 4, 5, 10 un vairāk minūtes.
Nu, pieņemsim, ja jūs gribēsiet vienlaicīgi visas OECD dalību valsts analizēt vecuma grupu griezumā par šiem sasniegumu līmeņiem, turklāt vēl kontrolēt kaut kādus mainīgos, tad var gadīties šis process prasa tiešām. Tātad nav problēma ar pašu programmu, bet ir jaudas. Tieši tāpēc mums arī nodarbību laikā mēs parasti skatījāmies 2-3 valsts griezumu. Ja mēs paņemsim uzreiz 30-40 valstis, tas nozīmē, ka šis process varētu būt ļoti ilgstošs. Mēs pat varētu kafijas pauzi uztaisīt, kamēr beidzās kaut kāds analīzes process. Ja? Lai jūs nesabiedētu, ir atsevišķi griezumi, ko man norvēģi kolēģi saka, ka viņi piekdienas vakarā uzliek kaut kādu procesu un pirmdien no rīta nāk skatīties analīzes rezultāts. Ja? Es gan nesaprotu, kā tas ir iespējams, bet tad jums jārēķinās ar noteiktu laiku. Tad šis process ir beidzies, paldies Dievam, ja? Un mēs varam redzēt, ka mūsu dati ir konvertēti šeit, mapītē, šeit AR formātā. Ja? Tātad nekādas kļūdas neparādījās, viss kārtībā, mēs varam turpināt šo te griezumu analīzi. Ja? Es atgriežos pie IDB analīzera, saku, Dan, lieliski. Uzreiz var pateikt, es nekustināšu tagad Access Merge modulu, jo es konstatēju, ka šajā te modulī ar skriptiem ir kaut kādas problēmas. Es uzrakstīju programmā veidotājiem, lai viņi saprot, kas tur ir noticis, kāpēc tur kaut kas ir. Var gadīties, ka kaut kāda dalība valstīs ir nepareizi noformēts dati, neatpazīst fontus vai ir kaut kādas trūkstošās vērtības, kuru dēļ nevar tikt pabeigts kaut kādas darbības. Ja? Jāatzīst, ka Latvijas datu salīdzinoši ir tīri. No tāda veida grūtībām. Bet nevar teikt, ka visas valstis tikuši ar šo uzdevumu pietiekamā kvalitātē cauri. Tad, ko es paskatīšos vienkāršu gadījumu. Ja? Absolūti taisnība, jo ir valstis, kurām ir tiešām tīri tie dati un viņas rano bez kļūdām. Ja? Tāpēc tas iemesls tiešām ir atsevišķu valstu vienkārši kaut kādas problēmas. Jo var strādāt bez kļūdām vienkārši. Var to moduli palaist, ja valstī ir kārtībā dati. Jā, ja valstī nav kārtībā dati, tad jums jāsaprot atkal jālasa metodoloģiskā literatūra, un jāskatās, kas tur ir noticis. Ja? Labi, es tam netērēšu laiku, bet palaidīsim šo te Access analysis modulu, lai es paskatītos vismaz vienu rezultātu. Tātad es šeit analysis file atlasu vienu valsti, tāpat Igaunija, jums jāsaprot, kas tad Igaunija ir. Tātad es skatos est, tā ir Igaunija, tad jums jāsaprot arī, kā noformēts datu fails. Ja? Es esmu redzējis to Igaunijas datu failu, ja? Tāpēc arī tā saku, tā var būt Czech Republic, CIP, tas visdrīzāk būtu Kipras dati un tā tālāk. Ja? Tad es izvēlos Igaunijas datus, norādu, ka man interesē pieaug dati. Starp citu, jūs redzējāt, kāda tipa datus vēl ar šo te rīku var analizēt. Starp citu, tiem, kuriem interesē PISA analīzes, te drīzāk arī strādās ar šo te pašu rīku. Tātad, lai varētu salīdzināt dažādas valstis, PISA OECD valsts, tad arī šis rīks noteikti izmantojams, jo tur arī ir sarežģīts šis te datu svēršanās process, un līdz ar to šis rīks arī izmantojams arī Thales un vispārējais. Šeit pēc noklusējuma jūs piedāvā PIAC using final full sample weight, un tagad paskatīsimies Igaunijas datu, kādu sasniegumu līmeni viņi ir sasnieguši tajā pašā rēķināšanas prasmē pa šīm te sasniegumu līmeņiem, tad dažādiem līmeņiem. Tas, ko mēs tikko arī redzējām OECD PIAC Data Explorer. Ja? Tātad es paņēmu plausible value options, diskrēti, number decimals, tad jau parādās lielāka precizitāte. Tikko mēs redzējām PIAC Explorer, tur mums bija nopaļots līdz veseliem skaitļiem.
Šeit jau mēs varam iegūt lielāku precizitāti, show graphs, jā, taisnība, to mēs varētu darīt. Tātad pēc noklusēm jūs saprotat, ka šajā mirklī jūs jau esat atlasījuši Igaunijas datus, tad jau country nav jums vairs jāveid, tas jau automāts tiek saprasts, jā. Tad šeit plausible values, uzklišanot šo te, mēs redzam numeracy scale scores, tad mēs tūlīt uzģenēsim tieši to pašu, ko mēs redzējām pie Data Explorer. Ievelkam šeit, te ir achievement benchmark, tātad mēs varam sadalīt pa 5 grupām, mēs varam sadalīt pa 4 grupām, tātad dalījumu veids, jā, šīs ir vērtības pirmajā ciklā, ko rēķina konsorcijas. Tad konsorcija vidējas aritmētiskai, nevis vidējas aritmētiskai, bet pat sasnieguma līmeņiem. Tad no cik lielu daļu tur sasniedz 176, jā, punkti, 226, 276 un tā tālāk. Jā. Tad šos te noklusējuma vērtības, benchmark points, tās rēķina pats pie konsorcijas. Par to nav jāuztraucās. Jā. Tad tas ir tā kā labi. Es izvēlēšos šos te 3 punktus un šeit norādu skripta nosaukumu, pieņemsim, tātad uzreiz Igaunija, numeracy, benchmark, ja? Man jauns dators, un es vēl iemācījies rakstīt. Tā, jauna klaviatūra. Un šeit es arī rakstu nosaukumu uzreiz. Es uzreiz, man nosaukumi tā, ko es analizēju, to es arī rakstu. Tātad Igaunija, tātad numeracy, benchmark. Un tad es arī saprotu vēlāk to, un katru analīzes griezumu es lieku jaunā mapītē. Jūs tūlīt arī redzēsiet, kāpēc es tā daru. Ja nelieku vienā mapītē, jo tad tie rezultāti kļūst nepārskatāmi. Un šeit es palaižu šos te rezultātus un palaižu skriptu, un tūlīt arī redzēsiet, kas tālāk notiek. Processing plausible values, vai kur jau pieminētās 80 replicate weights, tātad tiek analizēti šie dati, izmantojot vienlaicīgi 10 ticamās vērtības numerical tests un 80 dažādus datu svarus. Un šeit ir rezultāti, kurus es tagad padziļināti neanalizēšu, bet šeit ir redzami report. Tātad šis te ir starprezultāti, šeit ir nesvērti dati, šeit ir svēti dati, ar ko viņi atšķirās ar to, ka vērtības ir tuvu, bet viņas ir atšķirīgas, ja, tad es ieteiktu vienmēr koncentrēties uz svētiem svariem, te ir vidējās aritmētiskās un standarta novirzes vērtības, un jūs redzat, nevienā testā maksimālā vērtība nav 500, ja, nav sasniegts, nevienā šajā sasnieguma grupā. Nu, lūk, un šeit ir report, tātad cik liela daļa Igaunijā sasnieguši šādu sasniegumu līmeni. Below 241, tātad šeit ir standarta novirzes. Tad šīs te viss, ko mēs redzam šajā tabulā, ir vidējās svērtās vērtības no visu 80 svaru izmantošanas un 10 šīm ticamām vērtībām iegūtie rezultāti. Un šeit ir grafiski parādīts gan ar starpiņu diagrammu, gan saliktā starpiņu diagrammu šo te sasniegumu līmeņu izkliedi. Ja? Nu, lūk, un kāpēc tas tikai ir pats sākums, ja? Paskatāmies, kas tajā atsevišķā mapītē ir. Ja? Tātad mapītē nāk vesela kaudze citu dokumentu. Ja? Un tie dokumenti ļauj tālāk noskaidrot šīs te papildus lietas, kas neparādās šajā te HTML dokumentā. Ja? Nu, kādas tad lietas, piemēram, šeit parādās
T vērtības. Jā, šeit ir standartvērtības, te ir procentuālās vērtības, kādas metodas tiek izmantotas un tā tālāk. Jā. Nu, cik procentuāli katrā grupā ir, jā, vai tur ir atšķirības un tā tālāk. Šis nav tik uzskatām, bet atsevišķās vecuma grupās un tur sasnieguma līmeņos tur varētu būt interesantāk paskatīties. Uzreiz pateikt, ka ar šo rīku mēs P vērtības nevaram aprēķināt. Pašiem jārēķina, jāskatās kaut kādās tabulās un tā tālāk. Jā. Visdrīzāk jūs redzēsiet T vērtības, nu, kas jau mums dod kaut kādu priekšstatu. Jā. Standarta kļūdas, jā, nu, tas ir tas, kas no šī te rīka izriet. Jā. Nu, tas ir pats sākums, ko es varu parādīt. Jā. Dažādi analīzes griezumi, jūs redzat, tālāk ir korelācija, lineāra regresija un vispārējais, kas no tā izriet. Ja? Tur ir bišķi vairāk vajadzīgs laiks un arī saprast, kādus mainīgos mēs liekam un kāpēc. Tad kovariātus un vispārējais. Tās tagad es neļauju. Ja? Un šeit jūs redzat, ir pēc noklusējuma final full sample weights, tātad es ieteiktu tā. Varbūt tas izklausās briesmīgi, bet, ja jūs kaut ko nesaprotat, tad atstājiet noklusējuma vērtības. Jo es arī daudz lietas nesaprotu, atzīšos. Un, ja es kaut ko nesaprotu, tad es atstāju tās noklusējuma vērtības, kas jau ir ieliktas, tā kā, nu, es pieļauju, ka tas ir pareizi un tā tālāk. Bet ir, protams, cilvēki, kas ir cilvēki, ko es esmu redzējis, arī daži somu kolēģi, kuri neusticās šitiem rīkiem, paši rēķina, un dara visādas lietas, jā, un dara. Bet tad jāsaprot, kāpēc jūs to darat, kādas svaras izmantojat un tā tālāk. Šis ir rīks, kas rada šo te sintaksi, kas palīdz sakārtot analīzi un daudz maz droši nonākt pie kaut kādiem droši ticamiem rezultātiem. Tā. Jā. Šodien es esmu faktiski izdarījis vairāk nekā laikam bija pat plānojis darīt. Tā. Vēl varu dažus jautājumus atbildēt, un tad mēs varam arī noslēgt šo pasākumu. Kāpēc mēs nevaram izmantot SPSS, piemēram, šajos apvienības? Var. Bet ir jāsaprot, ka SPSS programma jau katram individuālam pētniekam nebūs. Ja? Es pats izmantoju SPSS pavisam noteikti, bet tie rezultāti vizuāli būs ļoti līdzīgi tas, ko mēs redzam šeit. Es vienkārši pieļauju, man arī lūdza, lai es parādu ar āri, jo tā ir programma, ko jebkurš var lejupielādēt un strādāt. Ar SPSS ir tā, ka tā individuālam pētniekam ir ļoti dārga. Un tad visdrīzāk tas nozīmē, ka Latvijas universitātes pētnieki to varētu, bet ne visām augstskolām arī tādas iespējas ir. Un es kā redzu, Latvijas bankas speciālists drīzāk ar tādu programmu kā SPSS nestrādās. Tur ir citi iemesli, kāpēc, ja, bet tā. Nē, tas ir tāds populārs sev. Tam nav jābūt obligāti ierakstīt. Un vēl jūs minējāt par tiem svariem, ja? Teiksim, vai tur ir arī tie apvienotie svari, ko mēs varam ieslēgt, ja? Bet kā mēs, teiksim, nosakām, kurus svarus lietot, ja mums ir kaut kādas specifiskas intereses? Šis ir tas rīks, uz kuru jāpaļaujās, ka viņi konkrētajā analīzes griezumā pieliks pareizos svarus. Ja paskatīsimies to sintaksi, kas tur ir, šeit ir parādīts, kas tiek darīts, ar kādu metodi, jā, un to skriptu var pēc tam paskatīties un metodoloģiskā literatūrā paskatīties, kas konkrēti ir darīts. Jā. Ja godīgi, es atzīšos, ja jūs man tiktu tagad iziet cauri visiem tam te sarakstiņam, kas te ir sarakstīts, jā, dažas lietas varētu saprast, bet dažas lietas, ko es patiesībā arī nezinu, ko tas varētu nozīmēt. Jā, piemēram, cell crit, es pat nevaru iedomāties, ko tas varētu nozīmēt. Bet es paļaujos uz cilvēkiem, kas šajā jomā ir kaut ko darījuši, ka viņi zina, ko tas
self-crit nav nozīmē konkrētajā gadījumā, ja, ko mēs tikko palaidām. Ja. Diemžēl, es atzīšos, esmu prasījis jau specifiskus jautājumus cilvēkiem, kas it kā strādājuši pie šī. Es viņam prasīju, piemēram, vai es varu iepriekš paņemt kaut kādu, nevis visu pilngadīgo iedzīvotāju grupu, bet kaut kādu atsevišķu skolotāju grupu. Ja? Un kas notiek, kad datus varējām tā? Un tad es dzirdēju, ka 2 pētnieki, kas it kā strādājuši pie šī rīka sagatavošanas, jau sāk diskutēt savā starpā. Ja, viens saka, ka var, otrs saka, ka par to jāpadomā, kā tur tas vēl jāpaskatās tie rezultāti un tā tālāk. Ja. Lūk, tā kā arī šajā gadījumā es jums nevaru pateikt, ka visiem arī pie šīs te programmas izstrādātājiem būs viens tas pats viedoklis par datu svēršanu un par attiecīgo. Es saprotu, ka tas jūs šajā brīdī nenomierina, bet tāda ir realitāte. Ja. Tā kā es šoreiz saku, es paļaujos, ka tie ir pareizie svari, pareizā situācijā un tam līdzīgi. Bet bez datu svēršanas šie dati nav analizējami, pavisam noteikti ne. Jā, viens arī tehnisks pavisam jautājums, bet vēl varbūt papildinot arī, ko profesors minēja par šo diskusiju starp izstrādātājiem rīka. Arī no pētījumu uz pētījumu ir atšķirības tieši, piemēram, IEA jau konkrētos pētījumus ņemot, arī ne visas, piemēram, bāzes tik viegli drīkst mērģot. Tur ir nedaudz vairāk ir jāiepazīstas ar šiem aprakstiem tehniskajiem, pirms saliek kopā skolotāju kontekstā, aptauju jau un vecāku un tā, teiksim, tās lietas. Ja drīkst, man jautājums par plausible values, es saprotu, ka tur arī vienmēr tiek piedāvāts visas 10, ja pareizi saprotu? Automātiski viss tiek izmantots un tātad principā mēs skatāmies vidējo svērto vērtību parametram, ņemot vērā visas šīs 10 ticamās vērtības katrā šajā testa daļā. Kā tā. Un tieši šī iemesla dēļ daudzi pētnieki klausoties tagad teikt domāt, jā, bet, jā. Šāda te izglītības pētījuma analīze ir, protams, sarežģīta un raksta vispār par pieaugu pētījumiem. Un to rezultātu analīze ir salīdzinoši daudz mazāk nekā citu pētījumu kontekstā. Jā. Jo te jāsaprot arī šīs tehniskā detaļas, kāpēc tā un kāpēc ne savādāk. Es noteikti, ka mēģināšu gatavot kādu rakstu, bet es jau tagad saprotu, ka visu valstu kopu es noteikti neizmantošu, tāpēc, ka valsts ļoti atšķirīgi un šo atšķirību noteikšanai, skaidrošanai vajadzīga vairāk kontekstuālas informācijas un izpratnes pieredzes nekā. Visdrīzāk, jā, mūsu valsts pazīstam valstu grupu, jā, Baltijas valsts, varbūt kāda Austrumēropas valstu bloku, bet Singapūra, Filipīnas, es nemēģināšu izlikties, ka es kaut ko saprotu, kāpēc tā ir vai nav. Ja? Vienu, ko es tagad atcerējos, ja, tur ļoti bagātīgi daudz kontekstuālas informācijas. Jau vienā no uzstāšanās reizēm pieminēja par to grāmatu skaitu un par to ģimenes sociālo kapitālu. Ja? Tad tēva, mātes nodarbinātības līmeni un arī izglītības līmeni un arī visi šie te, skaidrs, ka katra valsts attiecībā, kāds ir izglītības līmenis, kāds tur ir šīs te profesiju kodi un tā tie atšķirīgi ir, jā, to arī jāsaprot. Ja es gribu sāk analizēt tālāk jau eksotiskās valsts, mums jāsaprot to valstu īpašais konteksts, darba tirgus konteksts. Labi.